Man ļoti patīk. Man patīk ātrums, es vienkārši esmu slim. Es normāli nemāku braukt. Jums ar tā jaunā tildes vadītāja, viņš paga. Es vēl esmu jau, tā kā viņa. Kad šeit pēc 5 gadiem darbs būs? Man noteikti. Jā? Kas atvainojas, bet meitenes ir tās darītājs. Tu neatvainojies. Tā ir taisnība. Jā, tā ir taisnība. Tokeni, prompti, jā, tur vektorizācija, indeksācija. Parastais cilvēks to nesaprot. Putniš nolendo uz zariņu. Es domāju, nekad neesmu redzējis, lai putniš nokrist no zariņa. Īstenībā ar mākslīgo intelektu uzvarēs tas, kas viņus pārvaldīs. Jā. Nu, bet klausies! Sarunā kopā ar Kristapu Cīruli un Igoru Uhaņu Madara Mačinska, tildes pārdošanas vadītāja un vienīgā sieviete pasaulē, kas vada valsts Porsche klubu AI. Viņai ir gan dizaina partners, gan terapeits, gan ideja ģenerators. Saruna par to, kā mākslīgā intelekta tehnoloģijas kļūst par dzīves sastāvdaļu arī trasē. Nu, bet klausies Latvija! Man bija interesanti īstenībā, ka kontekstuāli tu AI pasaulē vēl neesi sasaistīta tilde. Tu vēl esi Krūta Čikse Porsche kluba prezidenta un tas viss. Jā. Lēnā garā, tas visam ir pārsteigums. Bet tas zin kā, jo vairāk tu uzstājies, jo vairāk tu runā, jo vairāk tu ievēro, bet ir jau, kas prasa, kas ir tildes vadītājiem Arturam, saka, jums ar tā jaunā tildes vadītāja, viņš paga. Ko es nezinu? Jā, es vēl esmu jau, tā kā viņa dara kādu vadītāju. Nu, tāda lielā globālā, bet jā, tas mainās. Man prieks, ka, ar tiem maniem visiem kontaktiem, kas man arī nāk no Porsche kluba, man daudz vieglāk ir arī izplatīt informāciju par AI un ar visu to, ko tilde nodarbojas. Ar to man viss durvis ir atvērts. Tā kā tā funkcija, ko dar tildē? Es esmu klientu apkalpošanas un pārdošanas daļas vadītāja Baltijā. Tad mums 3 komandas, 3 office, tad visus tos visās 3 Baltijas valstīs. Ir izaicinājumi, protams, un principā pirms es atnācu uz tildi, viņam nebija neviena B2B klienta. Viss bija pārsvarā public sector. Un tad šobrīd es jau varu lepoties, mums jau ir ļoti, Latvijā ir sevišķi. Mēs vairāk ir jau paliek tieši B2B nekā valsts sektors. Viņš paliek tāpat. Mēs tāpat piedalāmies iepirkumos un startējam, bet katrā ziņā man ir prieks, ka tilde vairs, es gribu no tildes izskatīt to naftolīnu ārā ar savu jaudu. Ko nozīmē būt Porsche kluba direktorei? Es tieši tik silies, neesmu interesējies nekad. Man tas bija jauns tāds, ir Porsche klubs, tas ir tā, kurā stāvā. Kas tas ir vispār, jā? Redz, Porsche ir izdomājis ļoti gudru marketingu. Viņi ir izdomājuši vēl vienu pievienoto vērtību, kas ir Porsche īpašniekiem, ka viņiem ir arī klubs, ko viņi communities, ko daļai arī viņi tā kā atbalsta. Un katrā valstī ir šis viens valsts klubs, kas tiek tā kā akreditēts, tur iedod tev tā kā atļauju, ka tu vari vadīt šo te klubu sākotnēji, vispār taisīt šo te klubu, un tad tur ir prezidents, kurš tiek ievēlēts 4 gadiem, tāpat kā valsts prezidents. Un tas galvenais mērķi jau tur ir vairāk. Viens ir apvienotos zīmola, automašīnu zīmola mīlētājus, kuriem tas viss patīk, kuriem patīk braukšana trasē, kuriem patīk viss tā vēsture, inženierija. Jo mums ir ļoti daudz ne tikai jaunākie Porsche automašīnu modeļi, bet arī klasiskie, kur cilvēki arī paši ir tādi, kas viņas arī atjauno ar savām rokām. Tā kā tā publika ir ļoti, ļoti dažāda, un tad vēl ir dažādas sociālās atbildības, ko mēs tur arī palīdzam. Šobrīd mēs esam Bērnu slimnīcas fondas lielākais ziedotājs. Un tas, ko es daru, kad es atnācu, tur bija 60 biedri. Tagad, kad man ievēlēja par prezidentu, ir 2. gads, mēs jau esam 150 biedri, bet tikai ar sporta Porsche automašīnām. Tur nav Cayennes un Jeep, tā kā viss ir tikai sporta automašīnas. Un tad arī, tur ir tāda izvērtēšana, mēs neņemam, kuru katru. Pirmkārt ir jābūt ieteikumam no cita biedra, otrkārt ir jābūt normālajam cilvēkam arī, kas nav sasmērējies kaut kur. Un tam pamatojumam, kāpēc tu vispār gribi būt klubā un kāds tavs pienesums. Un tagad tas mūsu klubs, teiktu, ir viens no aktīvākajiem vispār
Baltijā. Man jau tur sauc par Porsche princesi Baltijā, jo aicina gan, ļoti daudz ir šie te auto saistītie pasākumi, kas īstenībā tās visas pazīšanās man šobrīd ļoti daudz, kur atver durvis arī pamatdarbam. Jo, principā, tie pārsvarā, kas tie ir uzņēmuma vadītāji, tie ir IT, kaut kādi spēcīgi darboņi, kas darbojās, tie ir valsts pārvaldē augstos amatos arī, kas ir cilvēki. Līdz ar to man tas ir labākais tīklošanās klubs. Man nav laika tur, piemēram, BNI un tādām lietām, tad šis ir veids, kā es realizēju šos mērķus. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, es organizēju principā ar komandu 25 pasākumus gadā. Tas ir gan braukšana saistīti pasākumus. Katru otrā nedēļa? Jā, uz 2 trases dienas. Mums ir sezonas noslēgumā, mēs lidojam, mums ir pilots viens arī Porsche klubu biedrs, viņš mums lidinās uz Austriju. Austrijā mēs iesim ir tāds legendary reis, kur klasiskās mašīnas sacenšās, tad mašīnas mēs sūtīsim ar pārvidātājiem, kas aizvedīs viņus turien. Tā kā es pazīstu arī iepazinos tajā starptautiskajā Porsche klubu prezidenta tikšanās, tur ir vienreiz gadā, kur visi valsts prezidenti tiekās. Es iepazinos ar Ferdinandu Porsche mazdēlu, Marku Porsche, un tad mēs brauksim uz Austriju apskatīt pie viņa ciemos, apstīties Porsche ģimenes kolekciju. Ko arī, principā, es pirmo reizi izbīdījus. Neviens Porsche klubs to vēl nav izdarījis. Tā kā sievietei tur būtu, jo es tur esmu vienīgā sieviete. Es esmu vienīgā pasaulē, kas ir kā sieviete Porsche klubu vadītāja. Līdz ar to man vajag viegli visu sarunāt. Un šobrīd mēs esam arī piesaistījuši ļoti jaudīgus arī sponsors, atbalstītājus, draugus. Līdz ar to man te visi pasākumi es varu uztaisīt viņus super jaudīgi. Divu dienu, tagad trases diena arī mums ir. Tur ir viens ir tās visas balvas skaistās, ko mēs pasūtam no Baltijas, sabrauc arī no citiem Porsche klubiem, kas sacentīsies dažādas grupas. Ir iesācēja grupa, ir pro grupa, kas brauc. Tad ir, tur ir ēdienas, dzēriens, dīdžeji, izklaides bērniem. Tāds pilna mēra pasākums nav vienkārši viss čaļi tehniski atbrauc, tas ģimenes pasākums. Un, ko ir forši redzēt, ka tur jau ir jau nākošās paaudzes, jau sākotnēji tas cilvēks brauc ar savu dēlu, un tagad skaties, jau dēls ir nopircis arī Porsche, un arī viņi tagad kopā, tā ģimenes lieta, tāda mīlestība pret šo zīmolu. Un es uzskatu, ka tas ir no inženierijas viedokļa viena no labākajām mašīnām, kas ir uztaisīta. Es esmu braucis ar viņu arī daudz trasēs, apbraukājis 9 leģendāras trases. Nürburgringa, tā skaitā Spā, Portugālē, Turcijā, Lasvegasā, vis kaut kur, bet tieši Porševiem. Tā kā es biju tekstiskajā pauzē, kā tu nokļūti tajā vietā? Porsche klubā? Jā. Sākotnēji es iestājos, tā kā man bija pašai pirmais Porsche, un tad, pēc tam jau es arvien vairāk sāku iesaistīties tur organizatoriskajos jautājumos, un tad es sāku arī braukt trasē. Jo īstenībā Porsche klubs ir tas, kas man saslimdināja. Viņi bija trases dienas, pirmo reizi trases dienā aizbraucu ar džipu. Tāpēc, kad man nebija sporta auto. Un tad viņi man ar to saslimdināja, es paņēmu instruktoru, tad es nopirku vēl vienu mašīnu, un tad man bija, tā, kad es 2 gadus reāli man bija tikai trašu turismas, ja es braucu ceļojumā, tad es braucu uz kādu trasi. Tā kā, lai vēl savus iemaņas uzlabotu trases braukšanā. Un kā tu apsteidz kādu vīrieti, kurš gribēja kļūt par prezidenti? Kā es apsteizu? Nē, meitenes parasti izdara vairāk. Es atvainos, bet meitenes ir tās darītājas. Tu neatvainojies. Tev ir taisnība. Taisnība. Tu neko nepateici. Es gribu redzēt, kā tas Porsches. Okay. Jā, un tas... arī, protams, tas ir ļoti daudz. Es to daru savā brīvajā laikā. Tās ir negulētas naktis. Tās ir, ja citi brīvdienās atpūšās, tad tas, ko es daru, es pārsvarā organizēju pasākumu šim klubam. Man vēl 2 gadi ir, tā kā es nezinu, kurš to varēs pārņemt bez manis, jo pirms manis bija 5 pasākumu gadā. Tagad ir 25. Jā. Bet, mums tā komanda ir tā izaugusi, un tiešām mēs esam tik visi draudzīgi, un bieži vien, kad mēs aizvedam uz kādu uzņēmumu arī, kas grib uzaicināt Porsche klubu biedrus, parādīt kaut kādu savu produktu vai vēl kaut ko, jo, protams, tā auditorija ir garšīga visiem. Tad viņi saka, es brīnos, ka tie cilvēki ir normāli. Kā visiem liekas, ka viņi visi slimo ar ego tādām lietām, bet mēs tur esam atpusījušies tāda grupa, ka tiešām vienkārši patīk braukt ar to mašīnām, patīk tā vēsture, patīk darīt lietas kopā. Mums tur ir, piemēram, Elmārs Tānis, ir arī, viņš mums taisēja ar barbecue pasākumu, tur ir muzikantiem, tāds zaļumbalva reāli, tad mēs tur tusējamies. Tad nākošanai mums svētdien ir trases diena.
trases dienā, jā, tad mēs tur atkal ir par to braukšanu. Tad pēc 2 nedēļām ir atkal Pērnavā trases diena kopā ar lietuviešiem. Nu, principā kalendārs ir visu laiku pilds, esot Porsche klubā. Nu, tā kā. Nav laiks slimot. Nav laiks slimot, jā. Bet es ļoti izbaudu. Man ļoti patīk. Man patīk ātrums, es vienkārši esmu slim. Es normāli nemāku braukt. Man jau vienmēr, sevišķi, nu, tā, kad tu uzvar kaut kādās sacensībās, un kad tu izkāp ārā, un man ierauga, ka tu ar sievieti, tad tāds, man bija pagājuši, kad es Pērnavā piedalījos arī sacensībās, tur bija visi 3 Baltijas Porsche klubi, un tur ir citi tādi, kur atved savu Porsche traileri, kas ir, nu, tā kā trasai domāts, viņam tur ir sliki virsū, viņam tur visu vēl tehniskai tur notīra, viņš izbrauc 3 apļus, uzstādīja rekordu. Nu, tajā klasē es nepiedalos, man vienkārši nav tāda mašīna, lai es varētu... Vēl, jā. Bet, nu, es piedalījos tur zemākā zirgspēka klasē, un tad tajā klasē es vinnēju 1. vietu pagājušajā gadā, un tur pārējie 2 bija lietuvieši. Viņi vienkārši negribēja gandrīz piedestāli kāpt ar vadu, tāpēc, ka es uzkāpu 1. vietā, un jau jākāpj šeit, un tā bilda tāda tie, kas blakus sēž, tāda, jā. Bet tu jūti tādu nosacīti Gender? seksismu, Jā. Piemēram, tas, ko es aicinu, mums ir tāds slaloms sacensības Nidā, kur tu brauc pa ātrumā, pa šķēršļiem, tev ir jābrauc pa skrejceļu. Lidmašīnas skrejceļu mēs tur sacenšamies, un es biju vienīgā meitene. Nu, un es dabūju, laikam, 3. vietu toreiz, nu, kas arī nebija slikti, tā kā. Un tas, ko es aicināju, jau, piemēram, Lietuvas Porsche klubā, tu redzi, visas tās sievietes atbrauc tikai ar saviem vīriešiem. Es saku, meitenes, aiziet, tā kā jums ir arī jābrauc un jāparāda, ka jūs arī mākat braukt tikpat labi kā viņi. Un tad es to cenšos kā visu laiku iedvesmot, bet mums Latvijas klubā ir vairākas sievietes īstenībā, kas brauc arī trasā. Es neesmu vienīgā. Influencer. Influencer, jā. Labākais šī vārda nozīmē. Un tagad arī vēl tam, nu es tā kā skaitos Porsche oficiālā influencer, un tagad nāk klāt vēl, nu, kad tu jau kaut kādu atpazīstamības iegūst, tad man piedāvā visādas unikālas pieredzes, piemēram, 2 nedēļas atpakaļ es lidoju reaktīvo lidmašīnu, ko man tāpat, nu, es tā, nu, vienkārši viss tās, ja trasē tu jūti vertikālo G-force, jā. Tad tur ir arī horizontālā tobišķi, tad tur ir arī vertikālais, un mēs lidojām šitā ar galvu uz leju, un tās 3 lidmašīnas kopā, viņi viena no otras 3 metri. Nu, tā bija tāda pieredze, es domāju, kas nākošais, ko vēl? Nu, tā kā es vēl varētu kosmosā aizsot. Ritībā, tu esi adrenalīna čankīs, jā? Es esmu riktīgi, man patīk visu izmēģināt, un, protams, ļoti daudz treniņu ir ar kartingiem arī, nu, tie pamati, jo, nu, trasē braukt, tas ir dārgs sporta veids. Biķernieku trasa ir ļoti nežēlīga, principā 4 treniņi, un tev riepas jāmaina. Nu tā. Vispār ļoti tālu no šitās pasaules esam. Tā kā, kad es braucu, kad biju jaunāks, tad es braucu arī kā ātrāk, es braucu šitā te. Un, pieturot stūra vienu pirkstu, un es uzticu, tās līnijas sekotāji ir, un stūra pat raustās, un tad man brauju uzliec rokas uz stūrs, uz tās labi uzlika. Pagājušajā nedēļā mums bija tas Rally X, kur bija tās elektro-rally mašīnas. Mēs izved arī ātrāko rally mašīnu, tā kā elektrodu, arī interesanti pieredze. Bet es tomēr, nu, vēl neesmu. Man patīk tā kā iekšteces motora mašīnas, man patīk tā skaņas, marža, benzīns un tā. Bet man pēc tam vēl veda ar iekšdeces, bet ar BMW aktieris no Nelūgtiem viesiem, nu, tīrs. Mēs arī ielidojām sierā, pēc tā pāca. Nu, viņš nobremzēja, mēs norāvām bumperu. Es tā domāju, vai tas gan būtu jautri, vienkārši ar Niklaunu vienā mašīnā ciest avārijā, biķernieku trasē. Nu, lūk. Jā, nu labi, tas par Porsche klubu. Par to es arī ilgi runāju. Tur viss forši. Okay. Kā tu tur kaut ko dari, te mākslīgo intelekts ar citu? Tas labs points. Kaut ko tur liec iekšā, automatizē procesu. Jā, ir kaut kādas lietas. Nu, principā visas vizuālikas gandrīz es arī ģenerēju, nu, kas ir afišas, kas mums ir. Tos es ģenerēju, tad, nu, protams, mākslīgais intelekts arī viss, kas ir tie trases, tie counteri, nu, kas tev skaita visu apļauj laiks un paredz tavus nākošos, tur arī ir savu veidu mākslīgais intelekts iekšā. Tā kā, jā, mēs izmantojam arī, un taisu tādas arī smieklīgas izklaides ar mākslīgo intelektu arī biedriem. Tad ir, ko vēl mēs tur darām tādu ar mākslīgo intelektu, jāpadomā.
Jā, bet pārsvarā tie ir vizuāli ģenerēšana, tekstu ģenerēšana, tur izsūtīšana un tā tālāk. Mākslīgais intelekts pošu atpazīst normāli? Jā, ļoti labi. Jā, viņš zina, kas tas ir. Kāds tas radies. Tur nehalucinē. Jā. Kur halucinē, tu prasa, viņš latiešu valodā. Tu jūti, ka tā latiešu valoda ir, nav tā pirmā valoda, ar ko viņš ir apmācīts. Kā jums tildē? Tildē? Ar mākslīgo intelektu? Tur tā kā tieši saistē. Latviešu valoda. Ar latiešu valodu? Tas, ko mēs šobrīd arī tildē daram, mēs jau Eiropas komisija, ko mums ir uzticējis, mēs arī trenējam šos lielos valodas modeļus Eiropas valodās visās. Visās? Visās. Eiropas komisija mums ir uzticējis, viņi ir iedevusi mums piekļuvi Lumija superdatoram Somijā. Tad ir ar 30 miljārdu datus mums ir iedevusi, ar ko apmācīt, un tad mēs jau pašus pēc savas iniciatīvas esam paņēmuši ukraiņu valodu un turku valodu. Papildus klāt, lai apmācītu šos modeļus. Un, principā, oktobrī mums tas viss ir jānodod šis projekts. Jā. Okay. Tāpēc ir Lumija. Ar savām serveru jaudām to nebūtu iespējams satrenēt. Mēs tagad arī ņemam papildus cilvēkus, arī studentus, kas grib, lai palīdz visus tos datus sagatavot. Jo, tur ir tas lielākais darbs, izšķetināt, viņus saprast, kas tur ir iekšā, lai nav propaganda. Piemēram, jo tas ir īstenībā viens no lielākajiem mākslīgā intelekta izaicinājumiem šobrīd. Ka ļoti daudz cilvēku paļaujās uz to, kas tur tiek rakstīts, tā kā svētu patiesību. Un tad, lai mēs nemaldinātu, mēs kā tas ir projekts priekš Eiropas komisijas, mums, piemēram, Ukraina ir atsūtījusi saitus, kurus vispār nedrīkst ietver, kurus nedrīkst krolēt, un no kuriem datus un informāciju nevar ņemt, vai arī viņi arī paši pārskata, kas nav neatbilst patiesībai. Līdz ar to tas ir viens no tādiem lieliem pēdējā laika izaicinājumiem, lai nebūtu šīs jo īstenībā mākslīgo intelektu uzvarēs tas, kas viņus pārvaldīs, un kāda informācija tur liks iekšā. Tā ir tā nianse. Tu saki, ka kaut kad oktobrī jānodod, tad mums kā lietotājiem novembrī, decembrī varētu būt... Jā. Tas būs atvērtā modeļa. To varēs jebkurš šos modeļus apmācītos ieintegrēt arī savos lielajos valodu modeļos, un tad viņi vienlīdz labi runās arī citās valodās. Arī gramatiski pareizi, un arī vārdu sakārtojums. Bieži vien tu redz, ka tā latviešu valoda, ka tev tā atbilde tiek iedot, ka tas vārdu sakārtojums tā kā neatbilst. Jā, jo 93% lielie valodas modeļi ir apmācīti tieši ar angļu valodu. Līdz ar to tur ir viņš arī nezina, piemēram, tas, ko mēs papildus mācam, ir tās arī kaut kādas kulturālās atšķirības. Ja? Tur Ģeda Maros tur ir citām valstīm. Ja? Mums ir salatētis, bet mums ir Ziemassvētku vecīts. Ja? Tās ir tās atšķirības, kas ir šim te jāapmāca. Vai viņš skaidri zina, kā kurā reģionā, un ja tev uzprast konkrētā valodā, kā to konkrēto lietu sauc. Mums bija saruna ar valodnieci, un viņa teica, ka visas metafors un visas šīs lietas, kuras patiesībā vispār ļoti grūti, ja mēs skatāmies latviešu valodu, kur ir ļoti daudz dažādas šīs papildus nokrāsas. Kā jūs vispār to strādājat tildē? Un tie ir kaut kādi piemēri, ko jūs barojat iekšā? Jā, principā tie ir dati, kas ir savākti. Viens ir tas, ko tādā valstiskā līmenī šobrīd vāc, bet vēl ļoti daudz ceļš, ja mēs apmācam kaut kādam konkrētam klientam par kaut kādu konkrētu terminoloģiju, kas viņam ir svarīgi, tad mēs no viņa pieprasam šos te datus, lai viņš tas mākslīgais intelekta rīks, kas tiek priekš viņu mēs būvējam, lai viņš spētu runāt tādā valodā, kādā viņa industrijā ir pieņemts. Līdz ar to tā ir tā atšķirība, ka tilde var nevis vienkārši paņemt kādu OpenAI, saslēgt un kaut ko, bet mēs varam arī viņu piemācīt atbilstoši tai konkrētam sektoram, industrijai vai konkrētam uzņēmumam. Tas dārgi? Tas nav super dārgi. Tagad tas ir daudz lētāk nekā tas bija kādreiz. Protams, tas ir tā papildus izstrāde, ja? Jo tas, ko mēs saskāramies bieži vien, kas sevišķi ir valsts iestādēm un vispār publiskajam sektoram, kad terminoloģija atšķirās. Kā runā viņu klients, vai tas ir iedzīvotājs, un kā runā šis caur viņu normatīvajiem aktiem vai iepriekš sastādītajām atbildēm apmācītais mākslīgais intelekts. Un tas, ko mēs darām, mēs piemācam ar papildus terminoloģiju to,
Un mēs tur tajā pašā valsts ieņēmuma dienestā mēs uztaisījām tādu iekšējo rīku. Ja? Tā kā tādu, Man tieši vīdes šaujas prātā un uzņēmuma reģistrs šaujas prātā. Bet ne chatbots. Chatbots ir uz Hugo bāzes, un tur nav lielie valodas modeļi vēl pievienot, līdz ar to viņi vēl iet. Bet par to mēs parunāsim, es izstāstīšu. Ko atšķirās chatbots? Jūs jau tikko arī minējāt iepriekšējā sarunā, kas ir tas jaunais trends, ir tie mākslīgā intelekta aģenti. Ir uzņēmumi, kas jau veido tādu aģentu armiju dažādām funkcijām. Līdz ar to Latvijā. Arī Latvijā. Jā. Īstenībā, tu var kādu nosaukt, kas ir tie uzņēmumi, kas taisa agentic procesus? Apdrošināšanas kompānijas šobrīd aktīvāk. Jā. Bet kāpēc? Kāpēc viņi tik 3 soļus priekšā pārējiem? Tāpēc, ka pirmkārt viņiem varbūt ir resursi tam šobrīd veltīt to laiku, jo visneiedzīgāk ir aiziet uz uzņēmumu, kur tu mēģini pārdot šo sapni par mākslīgo intelektu produktu, kur pretī tev nav neviens advokāts, kas ir gatavs to projektu vadīt. Un tad iznāk ne šis, ne tas, un ne tu esi laimīgs, ne arī tas klients ir laimīgs. Un tas ir tas, ko es laiku arī stāstu. Mums būs jāsadarbojas. Lai pirmkārt, lai mēs viņu pirmreizējo modeli izlaistu, un apmācītu viņu pietiekami labi. Otrakārt, lai jūs turpinātu viņu arī apmācīt, jo tas nav tā, tagad uztaisījām un viss tagad sēžam, viss mainās, viss plūst un mainās. Un tas vēl viens izaicinājums, kas ir tieši tādiem organizāciju šiem te lielo valodu modeļu rīkiem. Ja mēs tādā privātā lietojumā visu laiku runājam par to, ka jaunas inovācijas, ko vēl mums dos OpenAI, ko mēs vēl varēsim, kādu jaunu feature, tā kā es dažreiz izmantoju to pašu Cook Helperu, kas ir ChatGPT iekšā, tad tas ir nofotografē leduskapu, un tad viņš pasaka pēc tiem produktiem, ko tu var pagatavot, cik tādu izmanto. Ja. Tas ir tāds privātais lietojums. Bet... Jūs taču to izmantojat. Tas ir dzirdēt. bet uzņēmuma lietojumā tas nav pat labi, ka tie modeļi tik bieži tiek uzlaboti un mainās, jo viņi uzreiz arī maina to, kā mēs esam sataisījuši, kā viņam ir jādod šīs atbildes. Un tur pamainās kaut kāda maza lieta, un viņš sāk pilnīgi kaut kādas citas atbildes sāk ģenerēt, kas mums īstenībā, viņi saka, viņi ir uzlabojuši, bet klientam tas nedara. Tāpēc es teiktu, ka uzņēmumiem pat ir vairāk un svarīgāk ir tas, lai tas ir tāds steady. Tas ļoti nemainās bieži. Agrāk, šis, ko Madara pats stāstīja, ir capability funkcija. Tagad, cik capable tu vari izmantot AI, un ar katru nākamo modeli ir šāds, vēl foršāk, vienu uzdevumu var atrisināt. Bet biznesa procesiem tev vajag reliability, tev vajag reliable AI. Tāpēc tādiem ilgstošākiem procesiem tas ir par to katram procesam, kurš modelis veiks šo funkciju. Piemēram, tas Gemini Flash veiks domāšanu, Gemini Pro veiks apstrādi un rīcību, piemēram. Vai ja tas ir uz tildes viens modelis dara šo, tad cits modelis ir reasonings, kas izmanto. Ka tas tev jāuztaisa biznesa process ar 99,999 precizitāti, ka viņš nekļūdās. Redz daudz, ka uzņēmumos parādās šie iekšēji kaut kādi advokāti un tie, kas kaut ko sāk bīdīt šajā vispār. Privātajā sektorā, jā. Ļoti. Principā es jau pirms tam teicu Igoram, kad es atnācu Tildi, tur bija, pārsvarā bija publiskais sektors mūsu klienti. Šobrīd mums jau ir ļoti daudz B2B klienti, tāpēc, kad viņi saprot to vajadzību, viņi saprot, ka viņi būs spiesti līdz tā nonākt anyway. Jautājums ir tikai kad. Otrs, viņi ir daudz arī pētījuši, pirms viņi iet uz to vispār uz to mākslīgā intelekta rīku izstādi arī. Viņi skatās, ka ir ļoti daudz cietuši šo neveiksmu, un kas ir šis iemesls, kāpēc viņi ir cietuši neveiksmu. Tad viens ir tās ekspektācijas, otrs ir mēs paši paņemsim studentus, kas tagad visu sataisīs. Ja? Tāpēc arī tur bija pētījums Forbes, man liekas, 90% projektu mākslīgā intelekta, kas ir uzņēmuma iekšēnē, viņi netiek arī vispār publiskot, netiek realizēti dienas beigās. Līdz ar to ir svarīgi izvēlēties to partneri, kas saprot vispār, kā tie modeļi strādā, kurš modelis kādai vajadzībai vislabāk strādā. Piemēram, ja mēs tur runājam par, runas atpazīšanu, kaut vai tas mums tagad viss, kas ar piekļūstamību svarīgs, ir event assistance, ir modeļi, kas strādā labāk tieši, kas tos mazos segmentus loģiskā veidā pēc tam ātri pārstrādā un saprot, kāda bija tā doma. Ja? Nevis
Līdz ar to tur ir tās, es teiktu, ka šobrīd uzņēmumi arvien vairāk un vairāk sāk par to interesēties. Tas, kas trūkst, protams, visiem lielai daļai, ir šī kapacitāte, kas ir tas cilvēks, ja, kas to vadīs, jo tur vajag vēl tā kā to validāciju, jo mēs nezinām tik labi to klienta produktu, kā viņš zina, un viņš var notestēt viņu. Mums šobrīd arī ir viens no klientiem, arī saistīts ar daudz dažādām formulām. Pirmkārt, tās formulas, lai tas mākslīgais intelekts saprastu, ja, ķīmiskās formulas, tas ir konkrētam produktam, ja, jo tam pārdevējiem ir tā kā jāpārzina viņus, un viņiem visu laiku nāk jauni produkti ar jauniem ķīmiskiem sastāviem. Tas, ko mēs viņiem ieviesām, tādu iekšējo tādu tā kā ChatGPT apmācīt ar visiem viņu šiem produktiem, ar tām formulām un visu pārējo. Un otrs, mēs ieviesām tādu mikromācīšanās rīku, kas spēja notestēt tos darbiniekus, vai viņi konkrēto produktu reāli ir sapratuši, un viņš uzreiz arī dod atbildes, tā kā pareizs, nepareizs, un spēja novalidēt, un kas tev vēl ir jāpamācās. Līdz ar to, bet pašas formulas, tu zini, kā ķīmijā ir, lai tu viņus varētu tur arī vajadzēja savu veidu zināšanas, kā to visu padarīt lasām mākslīgiem intelektam un apmācām. Kā jūsu, piemēram, šajā konkrētajā gadījumā, ņemot vērā to, cik tur daudz specifisku zināšanu iekšē, tas tāds roku rokā ar pašu klientu? Ar pašu klientu, jā. Viņi ļoti daudz testē savā pusē. Mums ir, principā, katru nedēļu ar šo te klientu ir tāds check-ups, kur mēs pasakam, mēs tagad šito izdarījām, mēs vēl pieķūnojām to feature vairāk, labāk, jo tas nestrādāja, kaut kas tur halucinēja. Un mums ir tā zināšanas, mums ir 12 zinātņu doktori Tildē. Ja? Mēs esam vienīgie arī, kas ir Eiropas komisijas iniciatīvā par mākslīgā intelekta izpēti. Mēs piedalāmies ļoti daudz Eiropas projektos, līdz ar to mums ir tās zināšanas, kādā veidā, un arī tad zinātniekiem ir daudz izaicinājumu, arī ar mūsu esošajiem šeit iekšējiem klientiem. Nav tā, ka viss ir tā, saslēdz, pieslēdz, ielikt, viss tur zināšanu bāzi, viss strādā. Ne tā nav. Tas pats, ko es jau stāstīju iepriekš par getliņiem, ja, kur neviens nesaka, es nodošu tur elektrozāģi, un kad es varu nodot, un kāda būs cena. Es nodošu Philips 505. To, kas mums bija jāizdara, mums bija jāapmāca ar visiem iespējamiem šiem elektroierīču kodiem. Un viņi jau visu laiku nāk klāt, un viņi vēl ir jāapmāca. Tas tāds never-ending process ir. Bet, ja skaties uz jūsu klientiem, piemēram, uzņēmumiem, kas ir tie tipi cilvēki, kuri kļūst par tiem iekšējiem driveriem un vada visus tos procesus? Ir vairāk tehniskie vai tomēr? Nē, es teiktu vairāk vai biznesa vadītāji, kas saprot to, kā tas var efektivizēt viņu procesu. Bija pētījums, tie, kas ievieš jēgpilnus un labus šos rīkus, viņu procesa efektivitāte uzlabojas pat 2,5 reizēm. Nevis 2,5%, bet 2,5 reizēm. Tu iedomājies, kādu daļu tu vari noņemt šo darba plūsmu no cilvēkiem, un viņi var koncentrēties sarežģītākiem uzdevumiem. Līdz ar to es teiktu, ka tie ir biznesa vadītāji, un tie ir tādi cilvēki, kas arī paši ikdienā izmanto šos mākslīgā intelekta produktus. Visgrūtāk iet ar tiem, kas ir tādi, kas pilnīgi robusti. Nē, šitais man nav vajadzīgs, šitais man nekam nepalīdzēs, es tam visam neticu, es pat neesmu. Nezinu, tur Instagramā, LinkedInā, ja, kur man tagad manā uzņēmumā mākslīgais intelekts, bet piespiedīs. Piespiedīs kaut vai no klienta apkalpošanas viedokļa, cik ātri un kvalitatīvi spēja apkalpot jau, piemēram, šie paši mākslīgā intelekta aģenti. Ja? Viņi jau vairs nav tā kā biežāk uzdoto jautājumu. Tādi atbildētāji, viņi jau reāli risina problēmas. Viņi ir saintegrēti kopā ar visām CRM sistēmām, ar GPS. Tad viņš var tev pateikt, cik tev polisē ir atlikums, cik tev masāžas vēl ir, kur ir tev pēc GPS tuvākā līguma iestāde. Viņš sapratīs, ka tu esi Daugavpilī. Ja? Tās ir tās nianses, kas ir kas ļoti svarīgas. Jā, es zinu, reāli case, es nezinu, vai kāds to ir atrisinājis. Šogad varbūt es ceru, ka jau būs. Loģistikas uzņēmumiem arī super daudz ievadatu. Viņiem ir maršrutētāji. Tie cilvēki, kas liek kopā maršrutu, ja skaidrs, ka viņi visi brauc ar veiziem un Google mapiem, bet kādam ir jāsaliek šis te, un ir ļoti daudz mainīgo ievadatu, ka šofērs aizbrauc laikā līdz noliktavai, bet noliktava nav sagatavojusi to paleti, kas jāsavāc. Te viņš aizkavējās, tātad viņš aizkavējās visur, vai ne? Un tad viņš zvana dispečerim, saka, hei, tad dispečerim ir jāmaršrutē tas viss pasākums, bet AI ar tādiem ievadatiem tur
var strādāt daudz labāk, precīzāk, un tas ir tas, ko loģistikas uzņēmumi grib. Un es nezinu nevienu tādu, kas būtu uzbūvējis kvalitatīvu agentu, kas aizvietot dispečeru. Jo tas kungs man teica, tās dispečers viņam ir vienkārši neaizvietojami. Ja viņi saslimst, tur ir ritīgi grūti. Tas ir tāpat, kā mēs šobrīd strādājam. Mēs tur konsorcijā ar citiem uzņēmumiem, bet tāds Eiropas projekts ir Domino. Tas ir arī par tādiem savu veidu dispečeriem, bet tas ir saistībā ar kosmosu. Ar satelīta attēliem, kur principā ir šie pāris klientu konsultanti, kurus strādā. Tas ir ļoti dārgs un ilgs process. Tev, piemēram, vajag pasūtīt kaut kādu konkrētas vietas satelīta attēlu. Vai tu, piemēram, gribi zināt, cik liela ir Latgale. Ja? Tas, kas viņai ir jāsaprot, ir tā, vai tāda bilde tagad ir jau kaut kur jau nesen fotografēta no satelīta, vai tas reģions, kas tev ir jānofotografē, vai viņš ietilpst, ja nofotografē ar vienu satelītu vai ar 2 satelītiem, kurā laikā to fotografēt labāk, kā nomērīt to labāk. Un tad tas, ko mēs tā Tildes sadaļa šajā ir tas virtuālā mākslīgais aģents, kas aizvietos šo cilvēku, kas skatīsies un savienosies kopā ar šīm datubāzēm, vai tāds attēls ir. Ja nav, tad viņš pasūtīs šādu attēlu. Jo es nezināju, ka tik daudz izmanto šos satelīta attēlus. Izrādās, ka tu, piemēram, savā zemes gabalā vari noteikt, cik gari ir koki, nofotografējot no satelīta. Bet tur arī ir jāzina, ka, ja tu gribi zināt, cik gari ir koki, tad konkrētā laikā, tas ir vai nu saulēktā, vai nu saulrietā, ir jānofotografē, un tad pēc tā var izmērīt. Nu, tā kā tas... Kad jums būs šis, padod man ziņu, uzrakst man. Jo es ar liderdatiem tad uztaisīšu visātrāk apdētotāko kur sēņot. Tagad, jā, tāpēc, kad mēs varam dabūt mitrumu, siltumdatus no līderiem. Es sāksies sēņu laiks. Jā, jo loģika jau var salikt. Vienīgais, jā, ka tas ir tieši tas skaļošanas darbs, ko minēja, jā, ka cik ātri mēs varam dabūt, jo zini, kāda problēma satelīta bildē? Mākoņi. Bet jā, tā pašam tur, bet gan tad labāk mitrumu mēs varam saprast kaut kur. Bet no dažādām bildēm var salikt to, kur sēņot. Kur visticamāk sēņot vislabāk tagad. Tas izklausās pēc lukratīva biznesa. Man viņš ir pierakstīts. Latvijā tas būs tā kā uzreiz. Tas, kas šito izdarīs, tas būs. Lai es normāli pelnītu. Man viņš vienkārši pierakstīts. Kur ir nosēņots jau? Pie startup idejām. Tādā ikdienā, kāda pat lieto mākslīgu intelektu? Ļoti daudz un dažādi. Tālāks mākslīgais intelekts jau ikdienā ar visur iekāpst, sākot ar Veizu, ar Spotify, kas zina man mūzikas galmu, piedāvā man Discovery Weekly jaunākos hits, kas man varētu patikt. Beidzot ar, es nezinu, es zinu cilvēks reāli, kas mākslīgo intelektu šobrīd izmanto gan arī kā psihoterapeiti, jo pie psihoterapeita ir dārgi iet, tas 120 eiro apmēram vienu reizi, bet tu viņu apmāci, tu saki, kādas tev tās problēmas, iedomājies, ka tu esi psihoterapeits un tā tālāk. Un cilvēki arī, kam, piemēram, nav ar ko parunāties, es arī zinu, ka viņi vienkārši ieslēdz to runas funkciju un arī runājās ar šo te mākslīgo intelektu. Man jau viena draudzene saka, manam vīram labākais draugs tagad ir ChatGPT. Tā kā visu laiku sarunājas, ir kāds jautājums, uz visiem jautājumiem ChatGPT atbild. To es arī ļoti daudz izmantoju. Protams, ikdienā ļoti daudz ģenerēju arī attēlus. Pēdējais bija, ko es uztaisīju tādu fun game ar saviem bērniem mājās. Viņi uzzīmēja zīmējumu un es iedevu promptu. Lūdzu, uztais man kā realistisku 3D animāciju no tiem zīmējumiem, neizmainot nekādas detaļas, kas tur ir. Fantastiski. Vienkārši no pusdienu lietai no mums bija reāli aizņemts laiks. Es ieliku to savā Instagramā. Un man vienkārši tāds trends panesās. Visi draugi, paziņi sāk likt iekšā. Paldies, tā ļoti laba ideja. Tu tagad uz laiku līsti nav ko tiem bērniem. Tu nezini, kā viņus izklaidēt, ko viņiem piedāvāt. Un tas bija tāds forši, jo viņam jau tas zīmējums ir jāuzzīmē. Un tad es tikai apstrādāju. Tā ir viens no tādiem lietojumiem. Tad, kad es uzstājos pasākumos, tad es izmantoju Tilda Vent Assistant, kas transkribē manu, to, ko es prezentēju.
Un pēc tam arī to var sekot reāli laikā līdzi. Tur mākslīgais intelekts, kas pēcstrādā tos fragmentus, manus runājumos, kas uztais viņus saprotamus un labākus. Un pēc tam es varu izgūt šo kopsavilkumu, ko arī mums ir mākslīgais intelekts, kas strādā, un es varu izgūt arī visu to transkriptu. Līdz ar to man ir viegli uzreiz sagatavot, iedot atkal vēl ChatGPT, uztais par šo LinkedIn postu, par to, ko es tur runāju. Līdz ar to es tik maz ieguldu savu laiku, un man nav jāsēž, jāklausās tur vai kādam jāieraksta. Tas viss jau notiek automātiski ar mani. Protams, Canvas prezentācijām, ar dažādiem mākslīgā intelekta rīkiem, kas tur ir iekšā. Visu laiku. Viņš ir visur. Es nezinu, kā no tā vairs izvairīties, un arī nevajag. Es tikai mēģinu. Cik tev vec bērni? 10 un 8. Viņiem dod lietot pašiem? Bez tā, ka kopā ar viņiem sēd un digitalizē zīmējumus, vai tu viņiem pašiem arī dod? Manam dēlam viņš pats jau to dara, principā, jo viņam ir superīga skola, Dunders, kas ļoti arī šīs prasmes arī attīsta un arī datorikas stundā māca šīs lietas, kā arī lietot šos rīkus mākslīgā intelekta. Nevis viņus aizliedz, bet iemāca viņus lietot pareizi arī tajā viņu izpratnē, ko viņi saprot ar to. Es esmu pasniegusi par tajā skolā arī lekciju par mākslīgo intelektu, un īstenībā visgrūtāk ir pasniegt, pamēģināt 3. klases bērniem. Es esmu mēģinājis to. Sādējā klasē arī Tie jautājumi vienkārši, un tu mēģini tādā vienkāršā valodā, un tā ir tā lielākā māksla. Mēs pieaugušiem cilvēkiem, tas arī, ko es ļoti mācos, nerunāt tajos visos slēngos. Jau cilvēks parastais... Tokeni, prompti, tur vektorizācija, indeksācija. Parastais cilvēks to nesaprot. Un arī ar klientu, kad es runāju, es cenšos runāt tādā valodā, lai viņš spēj saprast, ko es viņam vispār stāstu, kādas funkcijas pildīs, kā mēs to darām, tādā vienkāršotā veidā. Tad bērniem bija tāds lietas, un tur tie visi jautājumi. Jā, mans aerobots arī mājās ar Aleksu sastaidzās, un kādas tur tieši darbojās tās mākslīgā intelekta. Es esmu globālisti, es to nezinu. Es reāli nezinu. Tas ir tikai minēts. Man ļoti patīk, ka bērniem runāt, jo man tieši tas, kā teicu, tava klienti jārunā klientu valodā, ne? Un cilvēki, kas saprot, tu vari izmantot terminu. Un ar bērniem, es esmu vecākais brālēns, un mēs esam 11, jā. Ok, liela plaša. Jā, un ir, mēs apkārt ugunskuram sēžam, ir gan students, tagad pat iestājusies, ir topošais students, un ir viņu jaunākās līdzīgās versijas, apdeitotākās. Un tagad visiem jāpastāst ir, lai gan mazā maša saprot, lai gan Paula saprot, kā var palīdzēt sev izveidot referātu par naudas sodu, kā tur kaut ko krimināla tiesībās. Ja? Tad tev jāatrod ir interesants veids, kā paskaidrot. Un es vienmēr atsaucos uz dabu, uz kaut kādiem novērojumiem. Tad pirmīt runājām ar valodnieci. Viņai, piemēram, nav izpratne, kas ir tie dati. Kas ir tie dati, uz kā tiek apmācīts mākslīgais intelekts, un kā viņi izskatās, un ko nozīmē viņiem viņus iedot. Un es saku, atceries zip failu. Jā, saliekam un tad sazipojam. Un tad no zip failu var izģenerēt vienu failuņu ārā. Ļoti, ļoti līdzīgi, tikai lielos mērogos. Un tad arī par to pašu vektorizāciju mēs parunājam, kā no vārda kontekstuāli domājot, kā šis te transformers domā. Ne? Un man ļoti patīk tā doma, ka caur vienkāršiem un jau zināmiem piemēriem tas īsākais veids, kā iemācīt šim te cilvēkam tos procesus. Jo nav jau tā, ka mēs super daudz izdomāsim tur labākus vārdus vai kaut ko, bet man... Vizualizēt. Man ļoti, ļoti sarežģīti savulaik, tur 10 gadus atpakaļ mācīja, man mācīja sarežģīt. Un, kad tev māca sarežģīt, tev paliek grūti. Bet, ja māca to pašu, es atceros, labi, ķīmija man diezgan labi padevās, fizika. Fiziku var mācīt tik interesanti. Bet tas ir jāgrib mācīt, ne? Un man mācīja Sirma kundze, nezinu, viņi varētu būt jau pat, ka vairs, noteikti viņi vairs nestrādā, es nezinu, vai viņi ir starp mums, bet viņi tiešām mācīja
nekā salesperson. un es ritīgi gribētu dzīvot pasaulē, kur mēs ar gudriem cilvēkiem varam runāt valodā, kas mums nav jāminimizē, ka mēs saprotam terminus, ka mēs savā starpā saprotam, kā lietas strādā, kāpēc. Ok, mēs esam iemācījušies, kāpēc lampas spīd, bet mēs esam aizmirsuši, kā tur elektrība nonāk, vai ne? Un cik vada biezums ir atkarīgs no tās lietas, kuras mums idejiski nevajag. Un ko es ritīgi gribētu dzīvot pasaulē, kur, piemēram, tas uzņēmuma vadītājs, ko viņš saprot, ka viņam vajag Instagram, ka viņam vajag to. Un Covidnieks bija ļoti labs laiks, kad ārējie apstākļi piespied. Ja, un, kā kāds teica nesen, zini, kas ir lielākais inovators? Pandēmija. Bet tas drīzāk ir cēloņu sakarības, ko mēs pēc tam novērojam. Tāds, jā, visiem vajag, tagad visi digitalizējās. Es peldējos naudā tajā laikā. Man bija tāds, beidzot visiem vajag mājaslaps un Google Pages, tur SEO un vispārējo. Cilvēki sāk interesēties. Lūk. Un tagad mēs vēl neesam tādā laikā, kad cilvēki zina, ko viņiem vajag. Jo arī nesen bija saruna ar custom software izstrādātāju uzņēmuma direktoru, un viņš arī teica, zin kā, pie mums nāk uzņēmums, viņš saka, mums vajag AI. Visiem prasam, okay, ko tieši? You tell me, ko mums vajag. Un tā ir tā situācija, kad cilvēki ir liels FOMO, bet viņi nezina, ko viņiem vajag. Viņiem ir liels FOMO par, nezinu, ar kādiem datiem, kas notiks ar mūsu datiem, bet es patās pačakoju produktiņu, kas jums vēl nebija, tur pēdējo reizi, kad es runāju Kaspar, datu anonimizētājs. Tagad mums viņš ir. Jā. Tā tad iztēlojas mums datu masīvs, kas satur informāciju par cilvēkiem. Piemēram, medicīniskā informācija, vai ne? Vai adrese, personas kods, tas. Okay. Un lai droši strādātu ar tādiem datiem, tīriem, kvalitatīviem datiem un mākslīgā intelekta instrumentiem, kas tev varētu palīdzēt sakārtot likumsakarības vai meklēt paternus un tam līdzīgi. Tu gribi to personību identificējošo informāciju izņemt ārā no tiem datiem, jo tev nerūp. Tev nerūp, kas kā ir Šigoram vai Kristapam, tev rūp paterni starp tāda vecuma vīriešiem, tur tādā masīvā. Lūk, un to anonimizēt var dažādos veidos, tur piešķirot kādam kaut kādā ID, vai to ar certifikātu var izdarīt, šifrēt, piemēram, informāciju, un tev vajag nošifrēt tur 2 kolonnas. Personas kodu un to, bet tev tas datu masīvs ir supergarš. Un tagad vai tu algos cilvēku un parakstīs NDA, kas ies cauri, lai sagatavotu dokumentu un ieguldīsies tik ilgi, lai tikai pamēģinātu prototipēt, tāpēc tāds instruments ir vajadzīgs. Un tur ir ne tikai viens, kad anonimizēt, bet principā tos dokumentus, kur tas mākslīgais intelekts ir atradzis, tos sensitīvos vienumus, un mums ir šobrīd 52 dažādi veidi, kas varētu būt sensitīvi, kur var atzīmēt, kādas tu vēlēsi anonimizēt. Tad, ja tu, piemēram, aizsūti šo, tiesas nolēmumu, un tu aizsūti viņu iztulkot tulkošanas birojam, ja? Tad vai arī tu gribi ielikt mašīnu tulkotājā kādā, jo principā mēs šādas lietas nedrīkstam likt nekādos publiskajos mašīnu tulkošanas rīkos vai arī ChatGPT. Bet viss tāpat to dara. Viss tāpat to dara, un īstenībā... Un tas nav cool. Tas nav labi, un arvien vairāk tas tiks ierobežots, es domāju, jo šobrīd jau es jūtu ar dažādiem, tagad šobrīd visādi ir mākslīgā intelekta likums, tad ir Dora, kas ierobežo, kas ir bankas un apdrošinājumi. Viņi baidās reāli. Tāpēc viņi arī grib visus tos on-prem kaut kāds arī risinājums, lai no viņa instances nekur neiziet. Bet tas anonimizācijas rīks tu vari ielikt, un tad tu viņu dabū apakaļ, un tu viņu ieliec atkal, un viņš atkal atliek apakaļ to sensitīvo informāciju. Ja tev tas ir nepieciešams. Šifrētais atšifrētais. Jā, tā kā abos virzienos viņš strādā. Līdz ar to tā ir tāda arī tā datu drošība, tā ir ļoti tagad karsta tēma. Mums, principā, viss, kas ir saistīts ar publisko sektoru, ne tikai Latvijā, ja kādreiz tas bija tikai militārām un tādām ārlietu, iestādēm ļoti svarīgi, šobrīd ir visiem. Mums ļoti daudz grib arī šos semantiskos vai RAG risinājumus on-prem, konkrētam lietām, kur ir ļoti sensitīvi dati. Viņi negrib, lai jebkas ārā tiek lietots.
un tikai savā iekšēnē. Ja? Jau arī pat mašīnu tulkošanas, tur dažādi kopsavilkumi, sagatavošanas, tas viss viņi grib, kā, lai stāv pie viņiem, lai tur nekur tas neiesiet uz ārpus. Bet tad jautājums, šajā konkrētajā kontekstā skaidrs, ka ne visi ir tik advancēti, lai kaut ko tādu ieviestu. Tas ir viens. Un tad ir kaudze ar cilvēkiem, un tad tāpat laikā mēs visu laiku visi sludinām par to, ka mums jāsāk ieviest mākslīgais intelekts, mums viņš jāsāk cilvēkiem viņu apgūt, izprast, lietot un tā tālāk. Tas nav tāds clash savā starpā, kad jo tas, ko es dzirdu katru reizi, kad man ir kāda lekcija, tad pirmais jautājums, kas notiek ar maniem datiem? Ko es drīkst likt iekšā? Ko es nedrīkst likt iekšā? Un tad rodās jautājums, ko tādam cilvēkam tajā mirklī atbildēt, un vai tas nav tāds sevis izslēdzoši nosacīti pasākums? Nē, tu vari likt datus, ar kuriem tu esi gatavs globāli dalīties, jo šobrīd tie modeļi, kas ir tie publiski pieejami, mēs nezinām, kur tas, protams, Microsoft saka, ka tas nonāk nekur ārpus, un tie, kas ir Eiropā, tas ir uz Eiropas serveriem un tā tālāk, bet vai tā ir? Kā tu to vari pārbaudīt? Nevar. Nevar. Tāpat arī tavs Google Drive sēž kaut kur cloudā. Un to visu. Viņš ir drošs. To nevar pārbaudīt. To nevar līdz galam pārbaudīt. Līdz ar to, tāpēc ir jau ir jūtama tāda nedaudz histērija tieši par to datu drošību, jo nedod Dievs. Kaut vai tai pašai apdrošināšanas kompānijai kādai aiziet pa kaut kādu slimības vēsturi, vai par kaut kādu pieteikumu, kur ir sensitīvs. Ja tas iziet uz ārā, tad viss, viņam tas ir ļoti liels reputācijas risks. Un tāpēc ir Tilde. Un īstenībā mums ir super paveicies Latvijā, ka mums ir tāds Eiropas vadošais valodu tehnoloģiju uzņēmums šeit, ko daudz vēl joprojām uzskata, ka Tilde ir lingo, karogs. Bija tāds, kaut kur viņi tur visu laiku sēž. Tildes birojs, un viss šis, ar ko es ikdienā visu laiku cīnos, ka mēs tas jau sen vairs neesam, ka mums ir, mēs tiešām esam gājuši ļoti tehnoloģiskus priekš, un jau strādājam citās matērijās. Mums ir tas Tilde lab, kur mēs izstrādājam ar vienu jaunus produktus priekš saviem klientiem. Varētu teikt, principā tos, kurus mēs ņemam klients, kas ar mums grib strādāt, tur jau ir tikai pielāgotie globāli risinājumi. Tāpēc, kad viņi grib tādus tailor-made, vai, kā mēs sakam, state-of-the-art produktus, kas strādā tieši tā, kā viņi ir paredzējuši. Nevis kaut ko, kas kā tur bišķiņas uz 50% strādā, bet viņi ir gatavi ieguldīties to laiku, un tajās integrācijās un arī izmaksās, lai tas strādātu tā, kā viņi vēlas. Kurā mirklī Tilde pārvērtās par šo inovāciju uzņēmumu no parastas Tildes biroja? Es domāju, ka mēs inovējām jau diezgan sen. Kā Tilde tirgo 32 gadus šobrīd. Principā ar mākslīgo intelektu jau 15 gadus zinātnieki nodarbojas un viņi pēta. Tā kā tas ir gana ilgs laiks, un tāpēc arī mūsu zinātniekiem tik ļoti arī uzticās. Eiropas komisija mums neuzticētu, lai veidot lielos valodas modeļus. Tur jau bija nenormālās testi, pārbauda, kas bija jāaiziet, lai vispār kvalificētos tam. Līdz ar to mēs to darām jau ļoti sen. Ļoti sen un dažādos veidos, tikai par to daudz, ko nezinu. Zini, kā tāda zinātnieka, tā pasaule, viņa jau ir tāda ļoti noslēgta. Bieži vien viņa jau nav tie, kas ies un lieliesies ar saviem sasniegumiem. Ja neskaita kaut kādas papīrs, ko viņi izdod. Pētniec, mums ir vairāk kā 260 pētnieciskie raksti, viņi ir sarakstījuši. Tā kā, fantastiski. Un tie zinātnieki ir tādi, tas nav, es kā atnācu Tildes, domāju, tā. Sēdēšu tur Einsteina veids cilvēki, tādi vecīši, un tur kaut ko nesaprotamā valodā stāst. Nē, mums ir jauni cilvēki, jauni zinātnieki arī, protams, ir tas, kas ir vecāki, kas viņus tā kā vēl pamāca un vada to visu procesu. Un mums tiešām ir jauna zinātnieku grupa, kas ir cilvēki pat jaunāki par mani. Man sabēdināja, sarūktināja, es sāku just nostalģijas emociju, kad tu pieminēji karogu. Es atcerējos to. Es rītīgi sagribējās karogu pazipēt. Jā, mēs visi to savā laikā esam spēlējuši. Tāpēc, Vēl viena tāda atšķirība, ko mēs darām savādāk, ja projekts arī mēs ieviešam un nododam, parakstam pieņemšanas nodošanas aktu, mēs to klientu neatstājam.
Mēs turpinām ar viņu strādāt, prasīt viņu feedback, kā viņam patīk, vai nevajag kaut ko vēl uzlabot, vai nē, es skaties, varbūt tu gribi, tagad mēs to mikromācīšanās rīku izlaidām, kas tur testē visus darbiniekus. Lieliem uzņēmumiem tas ir reāli svarīgi. Viens tas ir tāds tā kā mācību centra tests, ko iedot notestēt jaunos darbiniekus, esošos darbiniekus. Mēs sakam, tas ir vēl viens veids, lai viņus uzzinātu, hei, varbūt jums vajag arī šādu rīku, ko jūs varat... Tas ir dārgi? Nav dārgi. Viņš ir tur kaut kāda 490 eiro mēnesī. Es gaidīju 4 cipru skaitu. Bet pagauz vienu cilvēku vai uz kompāniju? Nē, tas ir uz kompāniju. Ja tev jau ir kāds tildes chatbots vai tilde enterprise assistant, ja tu ņem pilnīgi no nulles, tas ir līdz 1000 mēnesī. Tā kā software as a service abonēšanas maksa. Jā. Tas nav šobrīd jau tie rīki paliek ar vien pieejamāk un arī cenā pieejamāk, ja tur nav baigās pielāgošanas. Kādreiz, lai, piemēram, uzsintezētu balsi, sintezēto, tas maksāja 60,000 vismaz. Šobrīd tā cena ir daudz zemāka. Un arī to sāk uzņemt. Tur arī tas mākslīgais intelekts, un tur mēs esam speču tajās Baltijas valodās, jo Baltijas valodas ir ļoti morfoloģiski, sarežģītas un smagas uzspēr. Viņas varētu uzsintezēt tā, lai viņš nerunātu kā robots, un pareizi izrunā visus skaitļus un nosaukums. Vai jūs sadarbojaties ar, piemēram, Google lieliem kaut kādiem šiem te valodu modeļiem, pat ne modeļiem kā tādiem, bet kādreiz pieņemsim balss sintezācijā un latviešu valodas izpratnes kontekstā. Jo cik lieto visus tos instrumentus, vai arī jūs konkrēti ar viņiem konkrēti? Mums ir sadarbība ar Microsoft. Ar Microsoft ir tā, ka mēs esam uztaisījuši īstenībā, priekš viņiem arī palīdzējām pirmās sintezētās balsis Baltijas valodās. Šobrīd mums ir savs uzlabots modelis, bet mēs bieži vien no Microsoft ņemam tās sintezētās balsis, kas mums pašiem nav. Tur, piemēram, kaut kāda poļu valoda, kur klients vēlas arī, lai poļu valodā runā tajā pašā balsī. Tad to mēs paņemam no viņiem tos modeļus, lai netaisītu visu no nulles, jo tādu sintezēto balsi, to modeli izstrādāt, tas ir diezgan tāds pamatīgs process. Un tad tajā meklē, ka jūs palaidīsiet open source visu to, pie kā jūs tagad strādājat Eiropas līmenī, tad pēc būtības jebkura no lielajām kompānijām varēs pieslēgt un izmantot to bāzi, vai ne? Jā. Tad mēs pieļaujam, ka OpenAI un Google un vispārējo lielo uzņēmumu arī varēs pārņems kaut kādā ziņā. Bet, ja mēs tā skatāmies tās atšķirības, tad OpenAI ir visu laiku par tām inovācijām, un investori piesaist, kā mēs redzam, pagājušajā gadā viņi strādāja 5 miljardu zaudējumiem, kā baigais bizness tur nav šobrīd, tad mums atkal ir tas mērķis vairāk tieši fokusēties uz konkrētām industrijām un sektoriem, kuriem palīdzēt tos modeļus pielāgot un attīstīt priekš viņu vajadzībām. Kur domā, tā no malas skatoties, es dzirdēju, nedzirdēju, bet OpenAI Altmans paziņoja par to, ka katrai valstī savs, kā viņi sauc? ChatGPT for countries? Jā, ChatGPT for countries. Es dzirdēju par to? Jā, es esmu dzirdējis, bet jautājums, es nezinu īsti, kas tur ir apakšā, ko viņš ar to domā. Tas ir pielāgotais lielais valodu modelis, kas it kā būs labāks konkrēti, it kā arī pārzinās tās kaut kādas tās kultūras lietas. Un tad jautājums, kas tie par datiem, kā viņi apmācīs, kad viņi izlaidīs. Tur ir ļoti daudz nezināmi saskaitāmi. Mums varbūt, viņi arī varbūt pieslēgs vienkārši beigās šo to tildes taisīto modeli, kas būs publiski pieejams. Bet, ja mēs runājam par tādu nacionālo lielo valodas modeli, ko tādā nacionālā valsts līmenī izstrādā, tad tas nepietiek, tas modelis nepietiek. Ja tu gribi viņu tādu super labu uztaisīt, tad datu pamaz, vajag vēl datus, jo tur, piemēram, nav ietverti visi dati, kas ir no rakstītām publikācijām. Līdz ar to tie arī ir jāapkopo, jo tur jau ir ļoti daudz arī tās kultūras valodas un viss iekšā, jo mēs jau pārsvarā šobrīd strādājam ar tādiem virtuālajiem, digitālajiem datiem, kas mums šobrīd ir iedoti. Kāds vēl nav nevis digitalizēt. Jā. Un tas arī ir izaicinājums īstenībā digitalizēt visu šo saturu. Tādai Latvijas Nacionālajai bibliotekai tas arī būtu tāds mega projekts, ko mums, protams, tilde varētu izdarīt, bet kur vajadzētu lielu mūsu palīdzību, lai tos datus visus digitalizētus, visas tās publikācijas, vecās avīzes vai tur grāmatas iespiestās vēl. Un tā būtu tāda, tas tagad ir dārgums. Data is the king.
šajā mākslīgā intelekta laikmetā. Bet tad sanāk, ka, ja mēs skatāmies, mēs bijām mums kaut kādu laiku Tildē, un tad tika minēts, viens ir Eiropas projekts, bet otrs ir arī nacionālais. Tas arī tiek tur bīdīs tālāk? Jā, arī... viņš tiek, mēs esam tajā darba grupā, valdībā, kur tiek apkopot, šobrīd tiek vākti dati. Viņi ir nepietiekami, lai viņus tā kā tur vajag vēl. Bet tā bremze, kur tās institūcijas negrib dot? Vai ir... Nav kapacitātes, kas to apstrādā glabā. Mēs arī šobrīd arī tādu, tur ir jāņem, es nezinu, tas ir kaut kāda tiešām studenta armija, kas to visu digitalizē un padara virtuāli. Studenta armijai vajag pulkveni. Jā. Mums ir diezgan maz cilvēki, kas ir gan labi speciālisti, gan labi menedžeri. Jā. Okay. Tas izaicinājums. Bet mēs noteikti, tas ir forši, kad Latvija par to domā. Par šo nacionālo lielo valsts modeli. Citu vēl baigi tālu nav tikuši. Poļi arī vēl taisa, un, piemēram, viņiem vēl nav viņš publicēts. Kā tas vēl ir tāds izaicinājums. Cik daudz gadu paņems? Labs jautājums. Tas ir atkarīgs no to, kā mums valdībā kas būs. Tā jau nekad. Un kā Rīga iespējams nekad nebūs gatava. Jā. Klausies, tu man sūtīji, kad tu vēl lieto tādu lietu kā Sleep Cycle. Jā, tas ir jau gadus. Tad man ir iWatch, un plus man ir telefons, un principā es lieku katru nakti monitorēju to, kā es guļu. Es guļu diezgan maz. Es jau teicu, man daudz darba ir. Tu esi visu laiku mašīnā. Vai es braucu pie klienta, vai es esmu pie klienta, vai es braucu uz pašu pasākumiem. Jā. Līdz ar to man ļoti svarīgi ir saprast, kā es guļu, un kas ietekmē manu miegu. Un tad tas, ko es tur saķiksēju, ko es tur pa dienu pluši mīnus darījusi, ko ēdus un vēl kaut kas, un tad viņš skatās, cik daudz skrācu, vai cik daudz grozos. Tās visas lietas. Es darīšu vērtē. Es tev iedod, Jā, viņš ļoti precīzi kopā ar pulksteni. Pulkstenis, es tieši gribēju jautāt sensori. Jā, kas arī vērtē. Var redzēt, cik ļoti mūs īstenībā ietekmē dažādas emocionālas lietas. Tu vari dzīvot šajā mākslīgā intelekta laikmetā, bet līdz ko tev kaut kas emocionāli sāk triggerēt, tev tas tiešsaistē atspoguļojas tavā veselībā. Šitā man pagājušajā gadā izslēdzu tā uz pāris nedēļām. Tas bija slimnīcā, man vestibulārais aparāts aizgāja. Sākās ļoti liela galvas reiboņa. Un tad, tas tev tā kā noliek tādu stāvbremzīti. Bet viņš tev, vienmēr sakot, viņš tev iedod kaut kādu analīzi, un tad viņš to arī ieteikums dod, vai arī kaut kādā veidā? Jā, viņš man saka, ka tagad tev būtu jāiet gulēt. Man pirmī bija Aura Rings. Es tagad tā mājās, un ir... Es viņu arī mēģināju, bet man viņš saka racināt. Tas gredzons laikam man jānēsā. Nē, man nebija tā. Man īstenībā funkcionāli man viņš vispār netraucēja. Bet es viņu arī neliku uz rādītāju pirkstu. Jo vislabākais data reader, ja tev ir uz rādītāju pirkstu. Bet es mācu taisīt dažādu pudeļu korķus vaļā, un tas man funkcionāli nevērt lūk. Un tas uz zelfmašīnu nesēju. Super labi kalpoja 3 gadu pagāja, tad es tagad sāku lietot lūpu. Precizitāte mazāk nekā Aura-Ringam atsevišķās lietās, bet viņš ir more accessible. Tu dabū viņu pa velti, un tev ir 3 mēnesī. Kamēr Aura-Rings tu vispirms pēc pašu device. Tā dabonā vēl. Jā, bet funkcionāli viņi strādā daudz precīzāk nekā tur. Pirms Covid bija, piemēram, Android Sleep. Vai kaut kāds tur, bet kas bija jādara, tev telefons bija jāatstājas sev tūmā, un tad viņš mērīja tikai miegu, tikai no skaņas. Kur tas skaņas inputs. Viņš klausījās šņākšanu, visas tās lietas. Un kā tad viss 5G viņi ietekmē tev gulēšanu, ja telefons blakus stāv? Kuram nestāv? To nestāv? Nestāv. Es domāju... Es esmu viens cilvēks, kas noliek garderobē un tad iet gulēt, bet man ir uzreiz tāds, Man savu šobrīd radio viļņi iet, un tur skaņas viļņi atsitās. Bet tu brauc ar elektroauto, iedomājies kādu tev viļņi tur iet cauri. Domājies arī?
To mēs arī mēs nezinām to bateriju globālo ietekmi. Jā, taisnība. Nu. To mēs zināsim pēc 100 gadiem. Tas Jā, viss tāpēc. Ieki to nomirt. Jā. Tagad, mums jau nav baigi daudz datu, lai to saprastu, bet kas novērams, man liekas, vai nu šorīt, vai nu vakar lasīju, ka aizvien vairāk un vairāk, pareizāk, vecums, kurā cilvēki dabū savu pirmo vēzi, kļūst aizvien zemāks un zemāks. Tad domāju, Ko tas nozīmē? Jaunāk paliek? Jā, jaunāk cilvēki biežāk paliek slim. Gan es tāds, kur tos datus ievāc? Tas highly probable, ka man dzīvojot Latvijā un ēdot vienkārši svaigu pārtika, nevis highly ultra processed, tad man varbūt arī nedraud. Ja man nav datu, kas paskaidrot šo, tas ir vienkārši novērojams. Ģenētiski vēl skaidrot, tur skatās arī ir tie padziļinātie ģenētiskie pētījumi šobrīd, kur tev skatās arī, cik tev liels tas probability, ka tev būs kāds, vai tev būs vēzis, kādas saslimšanas un tā tālāk, un tas paliek arvien populārāk, kas arī biohacking apakšā visi tie pētījumi ir, kā pagarināt savu dzīvi, un tur arī apakšā ir uz ģenētiku balstīts šie tie pētījumi, kā tavā dzimtā ir bijis, un kā tev. Tikko lasīju rakstu par, es vienmēr aizmirstu vārdus uzvārds, Džeks, kurš uzņēmējs, kurš katru gadu, katru mēnesi tērē miljonu. Viņš ir tas šovmens, jā. Kaut kā, jā. Viņš tādiem rudiem matiem, svetiesies kaut kāds pārēdz. Viņš tikko izlaida rakstu par to, ka viņš atsakās no ļoti daudz treatmentiem, kas viņam ir bijis procesā, jo viņi paskatoties retrospektīvā, ir izdarījuši daudz lielāku veselības traucējumus, nekā viņš bija domājis, ka viņš dos to labumu. Un finālā beigās rādītāji rāda, ka viņš ir kļuvis ātrāk vecs, nekā tas, pie kā viņš mēģināja panākt ilgāk dzīvot. Ja pārsvarā tagad to visu testē uz žurkām, un viņš ir viens no tiem, kas principā ņem uz sevi, to visu. Paldies! Paldies! Tas, tagad zināšu, šito labāk nedaram. Jā. Bet tas longevity un biohacking, tas arī tāda baigā tēma, kur arī tie zinātnieki, domāju, es runāju ar biohacking vadītāju Latvijā. Mēs arī esam apsprieduši tā, kā mākslīgais intelekts spētu viņiem palīdzēt, bet tur vairāk tieši runa par tiem pētījumiem, par to pētījumu analīzi, kaut kādā veidā to datu strukturizēšanu. Tā, ka tas varētu būt tāda arī tēma, kur tas varētu kaut kādā veidā to ietekmēt. Bet, ja tā pastāst, Latvija nav, labi mēdienas mums ir labs, bet apsies, piemēram, tur zemes kakla vēža, tur mēs esam viena no topiņā. Es nebūtu, ja tu nepateiktu, es nebūtu aizdomājies par to padomāt. Jo man tā ir droši vien lieta, ka kamēr singla vai tev nav meita vai kaut kas, tu par to nedomā, tev vienkārši tas nav. Tagad tev sīkē, tad sāc domāt par visu kaut ko. Jā, tas tiešām vienkārši ir... Tu šitos dažādas testa rezultātus liec iekšā ChatGPT? Jā. Man pat atnāca, es sūtīju tos bērnus, tos Šveici arī ģenētiskos, lai uztaisa, kas viņiem, ka tur ir viss, tur ir par slimībām, tur ir par talantiem, tur ir vispār par nogurumu un ko ēst un ko neēst. Arī par talantiem parādīšu, ir tāda Šveices kompānija, tur vajadzēja gan siekals, gan matus, gan es kaut ko tur aizsūtīju. Viņiem uz testēšanu, tad es to tā kā izanalizēju, un kas ir te, un tik precīzi pateicu. Man meita ir totāls negulētājs, viņam bija nakts terorists sindroms, un viņš 4 gadiem vispār man tur terorizēja pa naktīm negulēja. Un tas parādās tā kā viņas ģenētiskais tāds pats. Tieši te var ticēt. Dēlam atkal ir tāds totāls matemātiskais prāts, viņš tāds totāls introverts. Tas arī viss tur ir tā kā, es tā domāju, tad jau varētu būt, ka tur ir diezgan tāda legit informācija. Bet tā no malas klausoties, laikās klausās šis pēc horoskopa izklausās. Jā, no malas Nē, tas ir balstīts uz pētījumiem, uz to, un arī, tā kā tiešām viņi analizē tos datus. Cik tas maksāja? Vai 500 eiro viena, nebija arī kaut kāds kosmos cena arī līdz ar to, Iešmieši tā pacels Igoram un nopirks. Tu beidzot sapratīs, kāda to talanta ir. Zini kā, varbūt es sākšu noticēt konceptam talants.
Jā, bet varbūt tas, jo es atceros ģenētiku, recesīvai gēni, dominantie gēni, kā tas strādā, kā veidos evolūcija. Bet then again, es to mācījos, kad vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Bet tam vēl kādā līmenī tā. Jā, lūk, un tas ir, inčīgi. Okay. Vēl pāris jautājumu. Ir vēl kaut kas, ko tu tā ikdienas līmenī lieto, vai tu redzi, ka apkārtējie cilvēki ritīgi sāk daudz lietot? Nu, ja neskait ChatGPT. Un narkotikas. Jā. Ir kaut kas tāds, ko tu redzi, ok. Nē, es redzu, ka tā es arī paši apmācu tos savus, tos arī ChatGPT, tos dažādus modeļus. Piemēram, viens tur no bankas kolēģis, viņš visu par investīcijām. Ja? Viņš ir uztaisījis to modeli tā, kur viņš saka, no kurienes ņem to informāciju, un katru rītu viņš viņam sagatavo tādu kā pārskatu, ja? Par to, kas ir noticis finanšu tirgos, kas ir noticis globāli pasaulē, kas ko kā varētu ietekmēt. Viņš saka, es vēl viņu pielāgoju, tad, kas super precīzi, tā kā vēl nav, un es viņam dodu to, ko ņemt, ko neņemt, un kāds varētu ietekmēt. Viņam pašam ir, viņš pats ir bijis investīcija banķieris, līdz ar to viņš zina tos algoritmus, kā parasti to varētu plānot. Bet pārsvarā viss izmanto tādā veidā, kaut kādus datus analizējot ātrāk, savākt, apkopot, tas ir tas galvenais uzdevums. Es neesmu tagad dzirdējis, kur vēl mākslīgais intelekts šobrīd. Okay. Bet, ja tu skaties uz nākamie 5 gadi, kur mēs būsim? Kāda būs sabiedrība? Kas vispār apkārt notiks, ņemot vērā, cik ātri par nedēļām, dienām attīstās? Tas atkarīgs ir no sektora. Kaut kur mēs būsim ļoti tālu ar mākslīgo intelektu, jo arī šobrīd arī mūsu zinātnieki nevar pateikt, kas būs pēc gada. Es viņiem tagad aizējām paprast, kādas ir tās tendences un ko jūs redzat. Viņi nevar tā atbildēt tieši skaidri. Viņi visu laiku pēta, kā katrs tas modelis strādā, uz kādām lietām viņš strādā labāk, kā sliktāk, kur viņš vēl ir jāpielāgo. Skaidrs, ka ļoti, es domāju, tāda klienta apkalpošana attālinātā, tā tiks ļoti automatizēta. Okay. Es arī uzskatu, ka tā valodu prasmes, tas arī arvien vairāk mazināsies, tāpēc, ka jau mums ir pieprasījumi, kur Latvijā nedrīkst prasīt, vai, piemēram, zina krievu valodu, oficiāli. Tad, ja klienta apkalpošanas speciālists, kas sēž, piemēram, un pieņem attālināt ar telefonu šos klientu zvanus, tad, ja viņš nezina krievu valodu, tad tagad ir pieprasījums, piemēram, tādam zvanu centra tiks apkalpo, ienāk zvans klients krievu valodā, automātiski darbojās, kas viņam transkribē to, ko saka klients, pārtulko uz latviešu valodu, viņš atbild latviešu valodu, automātiski transkribējās un mašīna tulkojās un ar sintetizēto balsi klientam tiek nodot šī informācija. Tāpēc es domāju, tāda klienta apkalpošana noteikti. Bet par medicīnu runājot no operācijas, šobrīd domāju, ka tas tik drīz vēl nebūs, kad mākslīgā intelekta roboti taisīs. Žēl. Es domāju, kā kuras, jo, piemēram, kaut kādas virspusējās dermatologu, kad tas lāzers, kad ārsts uzticēsies vairāk AI nekā savam rokam. Ka instrumenti var bišķiņ pamainīties. Ja mēs runājam par tuvākajiem 5 gadiem. Piemēram, tagad es biju nesen uz interesantu vienu lekciju un te rīkoju, kur stāstīja par to redzes pārbaudi. Ja kādreiz to tā kā optometrists varēja un tikai, tad šobrīd jau ir rīks, kas noskanē, visu izvērtē un aizsūta ārstam, un ārsts pieslēdzās, viņam nav jābūt, piemēram, klātienē. Viņš pasaka, tev tādas un tādas brilles jāizraksta, vai tev ir tāda problēma, tev tādas zāles jāizraksta. Un tas atrisināt virkni problēmas, jo, piemēram, es biju šokā, kad es nezināju, ka Liepājā nav bērnu acu ārsts. Un tad mēs tur arī ziedojam savā laikā no paša kluba, lai varētu to Ronalds McDonalds fonda no bērnu slimnīcas aizsūtīt šos te acu ārstus uz Liepāju. Man liekas, liela pilsēta. Kā? Tā. Un tas atkal atrisinās to, ka tu attālināt, pirmkārt var novērtēt to redzi, viņš veic visādas mērījumus, un tad spēja arī padot doktoram, doktors tur uzreiz pieslēdzās un arī tev pasaka savu slēdzienu un, piemēram, e-veselībā izrakst recepti. Bet drīz jau arī nonāks pie tā, ka doktori nemaz nevajag.
ne visās jomās. Baigi, zin tā, daktori, tas ir bieži vien tie, kas ir operējuši, tur tāds state of art. Tur ļoti daudz pārsteigumu var iekšā būt, jā. Bet, piemēram, visi tie, kas ir, neiroloģi, psihoterapeits jau aizstāja, principā tas, ko es zinu, ko ļoti daudz, un arī attiecīgi dažādi tur, kā man darīt, jo tagad ir visi tie reels smieklīgi, kad es aicinu uz kāzām, mākslīgo intelektu, tāpēc, ka viņš palīdzēja man atrast īsto otro posīti, kas izvērtē viņu numeroloģiski, astroloģiski, ja, un mūsu sadarību, un visu vēl kaut ko, tā visdrīzāk ir, varbūt nākotni, jo arī, tas risina arī kaut kādu vientuļu cilvēku problēmu, varbūt kā tev atrast to īsto. Es iedomājos, ka tu viesiem jautā par tiem, kā tu redzi lietas pēc 5 gadiem, ka mēs tika aprobežot domājam par tām tehnoloģijām, kas mums ir, un tas ir, tu man uzvedinājies domu, ka šodienā mēs nevaram paredzēt nākotnes trendus, bet es kādu laiku atpakaļ strādāju Accenture, es biju, aizmirsu, tehnoloģiju trendu ambassador. Mans darbs ir citiem cilvēkiem pastāstīt interesantā valodā, kas ir šobrīd tehnoloģija trendi. Un tas bija pirms AI gads, pirms AI neatceros, kurš tas gads, pirms ChatGPT. Tas ir gads pirms ChatGPT. Un tur bija rītīgi jēdzīgi un labi tehnoloģija trendi, kas var ļoti krasi izmainīt to, kā mēs izmantojam mākslīgā intelekta risinājumus tagad. Piemēram, storot, uzglabāt datus dezoksiribonukleīna skābē. Okay. Tātad data storage uz DNA, nevis silīcijā, bet DNA. Un visvieglāk DNA izgūt no banāniem, mēs to burtiski ar rokām varam izdarīt savā virtuvē, viņu nesaplēšot un rakstīt datus, ķipa DNA, tāpēc, ka viņi spēj saturēt daudz vairāk. Šito tu man parādīsi. Es tev parādīšu, jā. Es tev parādīšu. Un es aizdomājos, ka ja tā tehnoloģija atrisina ļoti daudz datu uzglabāšanas problēmu, tad mums sāk parādīties pavisam, ka ja tas bija trends tad, tad cilvēki pie tā strādā, kaut kad tas nokļūs commercial grade'ā, ka tas viss attīstīsies ļoti līdzīgi kā ar Nvidia. Nvidia radījās vairāk naudas, tāpēc, ka lielāks pieprasījums, un viņi sāk taisīt vienkārši super kartes, super procesors. Tad drīzāk ir tas, ka tie viena gada ietvaros, ja kāds saprot, kā no izgudrojuma izveidot inovāciju, ka tas ļoti krasi var pamainīt katru no tām lietām, pie kā mēs esam pieraduši. Es vēl pirmīt, neatceros, ar kur no vietas runājām, bet es aizdomājos, ka tas lietojums, ka prompt inženierija varētu būt ļoti, ļoti īsu laiku vispār pasaulē. Tev varbūt nebūs nepieciešamība pēc tā, ka prast kontekstuāli rakstīt uzvedus, jo tas instruments būs ļoti krasi pamainījies. Kad šeit tev pēc 5 gadiem dažs būs? Man noteikti. Jā? Protams. Brauc ar Porsche? Es esmu sēls cilvēks. Nē, tu nebrauc. Nē, es braucu, lai cik mēs šeit runātu par mākslīgo intelektu, vēl joprojām arī pārdošanā, nepārdod tikai sev, ja, mūs pārdod tie cilvēki, kas stāv aizmugurē. Un es vēl joprojām jūtu, ka uzņēmumiem ir svarīgi, ka viņi iepazīst to, kas viņam arī taisīs tos mākslīgā intelekta rīks, tā uzticēšanās sajūta. Tāpēc man darbs būs, tāpēc man patīk pārdot, galvenais tā veselība ir veselība, un man patīk strādāt pie šāda inovatīva produkta arī attīstības un būt tajā visā iekšā, tajā laboratorijā, kur viss tas notiek, un tas dod tādu beigām misijas sajūtu, kad es piedalos kaut kādā tādā liela lietu radīšanā. Viens labi ir, es tur esmu vairāk pārdevējs šobrīd un klientu apkalpošanas speciālists, bet es esmu tāds sapņu pārdevējs. Es esmu tā, kas aiziet, un tā ir tas pirmais cilvēks, kas apmēram, ko mēs te varam uzbūvēt, ka mēs izanalizējam tos procesus, jā, ar klientu, ko mēs ar mākslīgo intelektu varētu viņam tā kā atvieglot. Ja mēs to nevaram palīdzēt, tad mēs piesaistam vēl tādus speciālistus kā Igors, kas taisa workshops un darbnīcas, un tad vairākas dienas tur strādā, un kur izkristalizējas tas, kas būtu viņiem tajā pirmajā līmenī visnoderīgāks, un tad nākošajā. Tāpēc par to es nesatraucos. Man tā liekas tādiem cilvēkiem, es mūžīgi esmu izsalkus. Es no bērnības.
Nu, kādreiz tur nebija nekas tur īpaši dodas daudz bērnībā, sāka strādāt 13 gadus. Man vienmēr gribās vairāk. Okay. Un tā ir mana tāda, no vienas puses, mana laime un mans lāsts. Tāpēc, kad es sev šauju kājā ar to, es strādāju ļoti daudz. Es cenšos, kādreiz vēl bija totāls people pleaser, nevienam nevar pateikt, nē, visiem jā, vajag, Madara var izdarīt. Jo, ja darbā kādam vajag, jau tā jau nokrausies ar darbiem. Kurš vēl var šito paņemt? Es. Tā ir. Es arī bieži jūtu arī pēc saviem darbiniekiem, ka tas, kas es vairāk daru, tas arī visvairāk var izdarīt. Un ja es zinu, ka es viņiem uzticēšu, ja, kad tur noteikti būs rezultāts, bet es speciāli čakarēšu tos, kur tu jūti. Nē, es arī gribu, lai tu māki tāpat. Jā. Un tā kā tevi uztremēt līdz tam līmenim, lai tu tā varētu. Tu tici, ja tu esi tajā flangā, tajā cilvēku flangā, kas tic, ka darba vietas nepazudīs, viņas paliekas vairāk un cilvēkiem būs ko darīt. Es domāju, ka cilvēkiem noteikti. Nē, ir forši tā vienam uzņēmums aizmirs, arī, kuram bija tā akcija, kur bija plakāts, AI took my job, un tad bija the next level nākošā rindiņa. Arī tāpat šeit parādās jaunas darba vietas. Parādās sarežģītāk procesi, ko var cilvēks tikai pārvaldīt, ja ko varbūt mākslīgais intelekts vēl nevar. Un viss, kas ir ar rokām, visi tādi darbi, ja, kur ir vajadzīgs, tur vēl joprojām, domāju, ilgi nebūs. Tāda pilntiesīga, ja mākslīgā intelekta robota, kas to izdarīs. Ar to darbs būs. Jautājums ir jāmāk arī, kas ir chatbotu treneri, ja, tur aģentu treneri. Tagad ir daudz jaunu amatu, kas ir radušies, ja, kas ir saistībā tieši ar mākslīgo intelektu. Man ir tāda pozitīva noskaņa par to visu. Tas, kas es saprotu, kādreiz bija forši, ka tu varēji principā aizbēgt no tā informācijas apjoma un noslēgt sev no tā visu. Šobrīd ar visu to informācijas pieejamību, mākslīgo intelektu, tev ir sajūta, ka tu pat nevar aiziet gulēt, tev visu laiku nāk iekšā informācija, kas tev ir jāapstrādā. It kā daudz ko var izdarīt mākslīgais intelekts, bet tu esi tādā konstantā pieejamībā. Un tad, kad tu ieeji pirtī, ja, tur uz 3-4 stundām un pazūd, sākās cilvēkiem panika. Jo neviens nav pieredzis, ka 3-4 stundas Madara neatbild. Jau kaut kas, kā tas var būt. Un tad es nedaudz ilgojos pēc tiem laikiem, ka tu neesi visu laiku tā kā sasniedzams, ka tu vari būt arī pats priekš sevis. Jo šobrīd, man liekas, mūs visus ar to digitalizāciju un visu mēs ļoti paliekam tā kā priekš. Mēs vienam epizodojam runājam kā reiz par to, ka visticamāk nākotnē next luxury tipa aktivitātes būs atslēgšanās, tāds pilnīgs detoks no AI un jebkurām digitālajām lietām. Nesen es biju tādām meditāciju un klusēšanas nometni. Cik tu samaksāji, ja lētāk uztaisīt? Jā. Un vienkārši, tik grūti. Tev nav tas telefons, ko tu visu laiku vari paņemt, ja, un kaut ko pačtot, kas notiek ar bērniem, bet vienkārši atslēdzies un nomierinies, beidz. Vienkārši, un tev vajadzēja reāli ilgu laiku, lai tu vispār spēji pārslēgties un par to nedomāt. Jo tev ir iekšējais stress, ka tev nav pieeja tiem visiem saziņas līdzekļiem. Un ka tu beidzot paliec ar sevi. Un tagad ko, mūzika arī nebūs? Jā, tas ir interesanti. Es nesen domāju, arī visā šajā kontekstā tur ar darbiem, ar kādas tur nosīt. Kā pamainīsies profesijas, kā pamainīsies funkcijas cilvēkiem un kāds cilvēks es hairošu tur pēc tik un tik gadiem. Un es domāju, kas visticamāk notiks ar tiem cilvēkiem, kas tiek aizvietot. Tātad, kas ir tas process, kā viņam jāiziet cauri, lai cilvēks no customer servisa kļūtu par, AI botu treneri. Vai tas ir realistiski, vai tas īsterāms, vai kas ir tas tuvākais viņa pārnesamo iemaņu portfolio, kādā citā profesijā viņš var nokļūt. Un sēdēju ierakstīju podcastu un skatos to koku. Putniš nolendo uz zariņa. Domāju, nekad neesmu redzējis, lai putniš nokrist no zariņa. Es domāju, es esmu redzējis, kā vārnas pielīja pie tā koka, pie bērzita īpaši un sāk tripelēties. Es domāju, putns jau neuzticās zaram, kad viņš nolendo uz zaru. Viņš uzticās tiem spārniem. Un es tāds, skīlis pacēlu cilvēkiem. Es sapratu, ka
šis varētu būt viens no veidiem, kā podkāsts viens no veidiem, kā palīdzēt tiem cilvēkiem nebaidīties. No tā, ka pat, ja tu tiks aizvietots un tavu funkcionalitāti, tur kaut kas, tev vienkārši ir jābūt tādā constantly learning, lai tu būtu tas putniņš, kuram spārni strādā vienkārši. Tad mēs esam zariņš, ja? Es domāju, ka zars ir situācija. Zars ir situācija un putns ir tu, kur tu ar tiem instrumentiem, kas tev ir, tu spēj atrisināt situāciju. Jā. Proti. Mūsu podkāstu nosaukums ir Nu, bet klausies. Nu, bet klausies? Jā. Un podkāstu beigās mēs tev vēlamies pajautāt, te būtu tāda viena frāze, ko tur ēterā. Mēs nezinām, kas klausīsies, bet kāds klausīsies. Jā. Kas ir tavs, nu, bet klausies? Tēze, tēze, novēlējums vai kaut kas, kas sākās ar, nu, bet klausies. Man liekas, nu, bet klausies, nekas nav neiespējams mākslīgā intelekta jomā, un arī tu vari to iemācīties, un arī tu vari to apgūt. Un galvenais ir tā vēlme un tā atvērtība tai visai mākslīgai intelekta pasaulē. Nu, un atrast īstos cilvēkus, ar ko par to parunāt. Un nezinu, ja klausies, tad dzīve ir skaista. Okay. Un ieraudzīt arī skaisto ārpusē mākslīgā. Jā, kociņi tagad dzied. Jā. Kociņi dzied. Un redz, kā Igors saka, es tev vienu dienu pastāstam, tur putniņš šeit, cik bieži mēs paskatāmies pa logu. Tu man uzrunājies viņu domām, tāpēc, ka jā. Mēs paskatāmies uz putniņiem. Un es ticu, ka, ja tev vēl nav sanācis iemācīties teikt nē, vai tieši pabūt klusumā, vai vēl kaut ko, es tev ritīgi novēlu. Man tas bija diezgan ilgs ceļš. Nē, teikt nē, es iemācījusies. Es neesmu iemācījusies mazāk strādāt. Tas ir mans kaut kāds... Man tev jautājums. Kā tu mācījies skolā, sāktu skolā, pamatskolā? Vai tu biji izcilnieks? Es nebiju, nē. Šitais es ievērojos, ka tie cilvēki, kas nebija izcilnieki tad, skolas laikā, nē, viņiem ir tas tā kā čempioni. Tev vajag būt čempionai, tev visur, tev vajag uzkāpt uz piedestālu, tev vajag to. Es esmu totāls rezultāts cilvēks. Es to zinu, kad es pat nemāku saviem bērniem galda spēlēs zaudēt. Es tur cīros un kožos līdz galam, vēram ar dabratē ar dēlu. Un viņš ir tāds pats, un tāpēc abi divi sakojamies. Kas to teik? Ko tu nevar? Tu šmaucies? Nē. Jā, tas ir iekšā, tas ir iedzimts vai kaut kas, es nezinu, man ir tas rezultāts. Galvenais skolas laikā tas nebija. Nē, es domāju, ka tas ir... Man nebija labas atzīmes, man bija veids, kā panākt savu rezultātu. Piemēram, banka augstskolā es aizgāju mācīties, pēc tam es mācījos humanitārajā, vidusskolu, visu valodas, literatūru, tā tālāk. Es aizgāju banka augstskolas finansistiem. Augstākā matemātika vispār tā kā. Tikai tāpēc, ka tur varēja ātrāk iestāja eksāmenes nolikt. Jo man svarīgs rezultāts. Es jau zināju ziemā, ka rekur es esmu banka augstskolā, jo Latvijas universitātēs un vēl es kaut kur citur varēju tikai vasarā, tu zināji tos rezultātus. Un tā es aizgāju uz finansistiem, un kā es to rezultātu sasniedzu, tas viens ir, ne jau tikai mācoties, bet es zināju pareizos cilvēkus, ka man ir jāpaprast, kā šito izdarīt, vai kas man kaut kādos, atvainojos, eksāmenos arī palīdzēja. Un es sēdēju blakus. Es nesaku, ka es esmu gudrākā. Šajā es ticu, ka nav svarīgi, cik daudz tu zini, svarīgi, kā tu domā. Jā. Nu, es meklēju vienmēr risinājumus, kā dabūt savu vēlamo rezultātu. Tāpēc man nevajag izlasīt visas grāmatas. Okay. Postskriptu. Jautājumi no klātienes klausītājiem. Mums šis podkāsts ir ne tikai podkāsts, bet arī sādizrāde. Un mēs aicināsim... Šodien mums ir 2 skatītāji. Jā. Mūsu sādizrāde. Jā, Dats rakstīja, ka, nepaspēja. Anyway, viņiem tagad ir iespēja jautāt jautājums tev, vai jautājums mums, un mēs varam dot viņiem vārdu. Brīvais mikrofons. Man būs tāds vispārīgāks jautājums, varbūt. Es ļoti daudz klausos kaut kādus podkāstus, tā skaitā My First Million, un viņi parasti jautā cilvēkiem kaut kādas biznesa idejas vai kaut ko tam līdzīgu. Kādas būtu idejas, varbūt nesaistīt ar tildi, bet tieši ar mākslīgo intelektu šobrīd, kur tagad ir potenciāls, kur kāds Latvijā kaut ko var attīstīt, kur ir, tukšums.
Tieši Latvijā vai globāli? Nu, es teiktu, tur ir ļoti daudz lietas, ko varētu attīstīt. Nu, viens ir noteikti kaut kāda apmācība portāli, ja, kur šis mākslīgais intelekts spētu reāli laikā analizēt šo izstāstīt lekciju, sarunāties ar cilvēku, ja, un arī tā kā saprast viņa zināšanu līmeni, bet tādā vairāk sarunas formātā, nu, kas ir sintezētā balss un dot kaut kādus padomus. Vai ātri reāli laikā dot šīs te atbildes arī balsī. Tā būtu tāda viena nozara, kur es domāju, kas varētu būt kā biznesa ideja. Vēl viena. Tas ir atrisināt kaut kādas reāli vienkāršas, triviālas lietas, ko mēs ikdienā darām. Nu, kāds jums ir idejas? Ko vēl? Nu, kaut vai sākot ar valsts sektoru, nu, kaut vai mēs varētu, nu, tagad ir arī lielais plāns uztaisīt tādu apmācības vidi visiem valsts sektorā strādājošie. Super! Tas ir iepirkums. Tātad atbilde ir tas, kurš ieliksīs mazāko ciparu ar visnereālāko izpildes termiņu un beigās sanāks sūds. Klasiski. Nu, cerams, ka būs savādāk. Tāpēc, ka tas ir būtiski. Nu, tādā veidā mēs arī varētu, nu, mums ir milzīgs valsts sektora strādājušo aparāts, principā, valstī. Nu, tas ir lielas izmaksas un uzturēšanas, un tur jau viena nu, tādā globālā valsts līmenī jau varētu izvēlēt. Nu, es gribētu globāli tas, kas man būtu vajadzīgs. Man būtu vajadzīgs asistents, kas reāli plāno un sarunā aģents, kas man ikdienu. Ja, es zinu, rekomendāciju mašīnai vajag servisu, viņam pasaka. Viņš norezervē servisu, sarunā mašīnai atbrauc no servisa pakaļ, viņu aizved. Ja man vajag bērnam tur nopirkt, es nezinu, dejošanai jaunu bodiju viņai, nu, tad viņš iet internetu veikalā, to nopērk, ja, un atsūt man uz mājām. Nu, tās rutīnas Cik lietas. Cik tas gatavi maksāt par tādu instrumentu? Tādi jūs būtu daudz gatavi maksāt. Tad var arī paņemt ChatGPT Pro versiju, tur ir operators. Maksā 200 mēnesī, bet tieši tas, ko tu tagad Bet tieši Latvijā tas darbojas. Tas darbojas neatkarīgi no tā, kur tu esi. Viņš vienkārši sazināsies, piemēram, ar autocentru, kad ja man vajag Jā, sensoru pārbaudīt vienu, kas pīstas laiku. Es neesmu mēģinājis, es esmu lasījis dokumentāciju, es esmu redzējis demo, es esmu redzējis, kā citi cilvēki viņu izmanto. Es vēl neesmu sapratis nepieciešamību, bet tātad operators spēj ieiet voltā, pasūtīt tavu ūdeni un atvest. Un tas, principā, būtu tāds, nu, kā private bankingā kādreiz ir koncieršu servis, kas tevs privātais sekretārs. Es gribētu sev tādu privāto sekretāru, kas te pasūta puķis, kas nopērk biļetes, JRT, sēž rindā manā vietā. Jā. Jā, nu, atvieglot tādas lietas. Nu, tāpēc, ka tā ikdiena, nu, viņi ir tik sprāgi un tev tik daudz tās lietas, kas ir jāatcerās, sevišķi, ja tev ir darbs, bērni un... Un tad tāds praktisks, man liekas, padoms ir, var uzrakstīt tās lietas, kas tev interesē. Nu, man liekas, ja kur uzņēmējdarbība, kurā tu lēc iekšā, ja tev viņi neinteresē, tu tā kā nomirst agrāk vai vēlāk. 99%. Jā, diezgan ātri, tāpēc tev vienkārši nav passions par tā. Jā, tu nespēji iziet cauri, tu nevari būt pacietīgs, tur tev būtu jābūt pacietīgam. Bet sarakstīt vienkārši lietas, kas tev interesē, nu, kas tev tiešām reāli interesē. Iemas tiešām ChatGPT un pajautāt, man interesē šis, mēs dzīvojam tādā un tādā laikā, nu tagad visur apkārt, un pajautāt, ņemot vērā visas tās manas intereses, kur ir gaps un caurumi, kur pagaidām nav nekā īsti tāda, kas, vai arī caurumi, kur neviens neko nav automatizējis. Man liekas, tur tu atradīsi daudz dažādas idejas, no kurām tu pēc tam vari paņemt, ja tas kaut kas digitāls, paņemt tiem uz tiešā Boltā, Lovable appā, jebkurā šitētā. Jā, vienalga tā GPT pateiks, tur vajag computer vision, vēl kaut ko. Nu, saslēgt Google vision vai saslēgt Amazon recognition, ja tev ir nepieciešams sejas atpazīt, tas ir minūšu jautājums tagad. Jā. Bet tā atslēga ir. Loģistikas uzņēmumu, ko Igors stāstīja. Jā, ja tu būsi pirmais atrisināt viņiem to, lai aizvietot dispečera aģentu, un dispečers ir, sanāk,
aģentu pārvaldnieks, ka viņš redz, ka šis aģents ir pieņēmis tādu lēmumu, spied accept, ka viņam jāspiež tikai accept poga. Tad, zināšanas jau viņai paliks, vai ne, bet tas viss nebūs viņai jādara. Es domāju, tu super daudz naudas ir tajā visā pasākumā. Man par tildi ir, gan jau jūs to izrunājāt, bet es neesmu tik advancēts, kā Kristaps Nigors, tādēļ te galda galā sēž. Bet varbūt vairāk pastāstīja man, teiksim, latviešiem, ko mums sagaidīt no tā modeļa. Tas ir LLMs, tas būs audio generation, varbūt user interface. Vienkārši kas ir tas sagaidāmais? Tas būs lielais valodu modelis uz atvērtā koda, ko tu vari ieintegrēt savā kaut kādā rīkā vai lielajā valodas modelī. Jau. Tas nebūs tāds, tur nebūs tāda saskarne, kur tu vari, bet visi, kam jau kaut kāda saskarne ir, tu vari to ieintegrēt iekšā, un līdz ar to tajās citās valodās viņš spēs vienlīdz labi sazināties, kā viņš šobrīd jau spēja angļu valodā. Tas tīri teksts. Tad... Jā, teksts, jā, tur tur nav audio, tur nav video, tur nav arī bilžu ģenerēšana arī, ne, mēs esam tīri pa tekstu. Par datiem runājot, tu saki, nav pietiekami daudz datu, bet kā vispār ir, mums Latvija vispār ir 4 novadi, mums ir vairāk dialekti, lai gan mēs tik maz valstiņi esam apvidvārdi, vai tādas lietas kā apvidvārdi arī ir faktors, ko jūs liekat iekšā valodēm? Jā, tos arī, ja tie dati ir pieejami, tos liek tāpat kā latgaliešu valoda, ja tur sēļu valoda, bet tur ir supermaz datu. Visiem šiem dialektiem ir, ja mēs skatāmies uz latviešu valodu kā tādu, jau ir maz dati, ja, un ja mēs skatāmies uz dialektiem, tur ir vēl mazāk, un lai viņus pienācīgi apmācītu, tajos dialektos tur vajadzētu daudz vairāk datus. Tāpēc es nezinu, vai pirmajā, tas man jāprasa ar tiem zinātniekiem, kas strādā pie šī projekta, vai pirmajā jau tajā būs viss tas ietvers, vai būs tikai tā kā globāla standarta latviešu valoda, to man jāparunā. Jā. Mums tieši citā raidījumā bija tēma par ne tikai dialektiem, bet valodām, kas varbūt jau izmirst, pieņemsim lībiešu. Mums bija mašīnā braucām, bija tāda ideja, kā būtu, man liekas, šitas ir tā iespēja, tas opportunity viņu atdzīvināt. Tas ir tas, ko mēs arī principā darām. Viens ir laba lībiešu valoda, bet ir arī daudz mazās valodas arī Eiropā, kas globāli izmirst. Un, lai viņas uzturētu, tāpēc mums ir, piemēram, sadarbība ar Kipru, jā, ar citām valstīm, kur viņi būvē šo nacionālo valodu tehnoloģiju platformu, kur viss tiek apmācīts ar šiem datiem, kas viņiem ir savākti šajā valodā, lai iespējami labi tas viss komunicētu tādā valsts pārvaldē, jau tajā viņu valodā, jau lai neļautu aizmirst viņu, lai uzturētu šo valodu dzīvi. Jo skaidrs, mēs tagad jau, protams, arī visi pārējām uz anglicismu, mums ikdienas saruna darba valoda ir angļu valoda, mēs visi tikai angļu valoda, bet tā katra valoda, protams, tā ir liela vērtība. Un tā ir daļa no mums un mūsu vēsture, un ļoti daudz valsts negrib to pazaudēt, bet viņi nezina, kā viņu saglabāt, ja? Tad tas viens no veidiem ir šī nacionālā valoda platforma, kas tiek ieviesta. Tā skaitā arī Latvijā, tas pats Hugo, tā arī ir tā nacionālā valoda tehnoloģija platforma. Un tas, piemēram, ko mēs tagad jaunākais projekts, kas būs, ko mēs arī taisīsim, ir padarīt valodas vienkāršošanu. Piemēram, mājaslapā iet pensionārs, un tur, kur vai tev atnāk kaut kāda atbilde no valsts ieņēmuma dienesta vai no kādas cits, bet tur ir tā vienkāršotā valoda, kur tu uzspied, un tā viņš pārvērš normālā valodā saprotamā, ko tas vispār nozīmē, ja, kas tur ir atrunas, ja, un ļoti tādā, tā ir tā atšķirība, ka valsts iestādes runā savādāk nekā iedzīvotāji. Mēs esam viensprāts, ka tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi. Valodas mēs noteikti tā ir vērtība, un tas ir jāsaglabā, un tā ir tā mūsu katras tautas unikalitāte. Ja? Bet tāpat laikā tu teici, pagaidām ir svarīgi iet uz privāto sektoru, kas ir spējīgi, sniegt investīcijas. Vienkārši domāju, vai tā tildē arī kaut kādā ziņā būs prioritāte, jo es neredzu, kā jau iepriekš minēja, ka tā nauda tiks novirzīta, atdzīvināt lībiešu valodu un tā tālāk. Kaut gan tas ir ļoti aktuāli un cēli. Kā tu redzi, kā tas? Politisks lēmums. Mēs šobrīd dzīvojam tādā laikā, kad vairāk mums ir valsts kā līmenī svarīgi nodrošināt aizsardzību, ja?
nevis atdzīvināt lībiešu valodu, bet iespējams tās prioritātes mainīsies un iespējams būs lielāki budžeti, kad varēs to, bet tas tāds if, ja. Mēs nezinām, kā būs un ko lems, kas ir tās prioritātes konkrēti tajā brīdī valstī. Bet Tilde noteikti ir viens no tiem uzņēmumiem, kas iestājās par šo reto valodu un vienkārši mazo valodu saglabāšanu. Un lai mēs viņus nepazaudējam pavisam, tāpēc mēs arī sadarbojamies ar daudzām Eiropas valstīm, kur ir šīs mazās valodu grupas. Jautājums ir no finansējuma. Mēs neesam labdarības uzņēmums, kas to visu darīs bez maksas, bet jo ir vajadzīgs tāpat maksāt par šo zinātnieku darbu, datu analītiķu darbu un tā tālāk, kas visu to reāli dara un apkopo to visu. Un tā kā noslēdzošais jautājums, kā tu redzi lielos spēlētājus, kā draudu vai kā sadarbības partneri? Kā piemērs ir tas, ko mēs nevaram arī tīri ģeogrāfiskā kontekstā, mums nebūs pieeja tik daudz tam computing resursam. Lai gan lielajiem modeļiem tas tagad ir prioritāte, viņi būvē datu centrus un tā tālāk. Vai tu redzi, ka tādi lielie spēlētāji varētu Tildi diezgan viegli apsteigt kapacitātē un funkcijās ar nākamo vai aiznākamo update, vai tāds risks pastāv? Es vairāk redzu viņus kā sadarbības partners, jo arī šobrīd mēs izmantojam arī ļoti aktīvu Azure, OpenAI un citus, tur Gemini un tā tālāk. Kad mēs saprotam, ka mums tās jaudas nekad varbūt nebūs tādas, kādas ir šiem lielajiem spēlētājiem, bet tas, ko mēs varam izdarīt, tā mūsu pievienotā vērtība, vēl pielāgot tos modeļus, pielikt kaut ko to īpaši veidot to priekš šī klienta, bet noteikti mēs neesam kā konkurenti viņiem. Un tāpēc mēs ar Microsoft arī ejam roku rokā un sadarbojamies daudzos projektos, jo, principā, lielākā daļa mūsu rīka ir izvietot tieši viņu mākoņos un servisos, ja. Jo on-prem un uz savām šīm infrastruktūrām klientam izvietot, tas ir daudz dārgāk uzreiz. Ja. Toties citi uzskata to par drošāk. Tas tāds cik katrs tos savus novērtē to spēju, ja, cik viņš var maksāt par to, it kā to noslēgto vidi, ja, kurā darbojās šis viņa konkrētais rīks vai arī nē. Bet ir kaut kas vēl, ko tu nepastāstīji, pie kā Tilde strādā, kas ir tāds varbūt wow? Protams, ka viss ir wow, bet kaut kas tāds, kas ir, varbūt var tīzerīt pateikt. Reiz tikko ir tas mikromācīšanās rīks iznācis, kas jau ir tāds wow par klientiem, es nevaru teikt, mums būs daudz daži forši launch produktiem, dažiem ļoti interesantiem klientiem, tādiem ļoti interesantiem risinājumiem priekš viņiem arī. Par ko man ir lepnums, ka mēs tur esam un ka mēs esam izveidojuši tādas lietas. Par rīkiem runājot, šis tas būs, bet es nevaru par to teikt. Jebkurā gadījumā, tad, kad būs, mēs par viņiem dzirdēsim. Jā. Jūs noteikti dzirdēsiet. Paldies tev, Katrīna. Paldies, man bija prieks. Forši. Paldies. Mēs visi. Mēs aizmirsām tā mikrofonu ieslēgt. Epizodu galā, ja lika aizdomāties lieliski, ja nē, vai no algoritmu, katrā ziņā izdara kaut ko jēdzīgu. Padalies ar šo podcastu. Ne jau algoritmu dēļ, cilvēku dēļ. Bet klausies Latvija.